Labdien! Šis ir tavs podcasts par izturības sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš, un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un dibinātājs. Labdien! Mani sauc Kaspars. Es ļoti daudz braucu ar rītā. Kaspar, esi sveicināts mūsu kolektīvā. Jā! Sveicināti anonīmo veloholiķi. Veloholiķi, jā. Sveiciens arī jums, jā. Visticamāk, visi tādi paši veloholiķi klausās. Jā. Ja tu klausies, tad tu vai nu esi, vai nu būsi. Ok, mums šeit tad... Saule spīd vienkārši garīgais arī. Ļoti labs, jā. Ļoti labs. Bet, patiesībā epizodes, tik domāju, viņi varētu būt diezgan tāda fun, bet īstenībā mēs īpaši sāksim ar tādām baigi smagām tēmām. Tur viss būs tāds baigi nopietnas sākumā. Mums viss nopietnas. Jā, tas ir legit points. Vienmēr cikot, mēs turpinām, jūs jau klausīsieties pēc kāda laika, pēc tam, ka mēs būsim jau nointervējuši Sandi Āķi. Tāpēc mums tā ir nākošā epizode, jums tā būs droši vien, ka pēc aiznākamā. Jā, mēs attiecīgi turpināsim to tēmu par to, kas ir mainījies tajā pēdējā dekādē. Tur daudz interesantas lietas, un mums ir vesels saraksts priekšā. Ja pirms tam mēs vairāk runājām, tādas, par tādām augstiem plauktiem, bišķiņ vairāk par tādām, nezinu, nopietnākām, tā viņas ir nosauktēm. Un šitā es arī īstenībā nebūs baigi nenopietnās, jā? Jā, būs vairāk tieši tehniskās lietas, mazāk varbūt tieši no trenēšanās viedokļa. Jā, bet mēs īstenībā varam sākt droši vien, un tā ir, kā mēs principā abi vienojāmies arī pirms tam, ka mēs par šo podcastu parunājam. Tā noteikti ir viena no lielākām lietām. Man, Kasparam, man arī kā trenerim, kā sportistam, Kasparam tieši tāpatās, tas arī ir tās lielais lieta, kas noteikti ir mainījusies tā kā absolūti kardināli. Bet tur ir baigais konteksts, un tas ir tas, par ko mēs sāksim, ir cukurs, ir ēšana. Oļhidrāti būtu pareizāk teikt, paldies, jā. Narkotikas, mīļās narkotikas. Kaut kā tas seks un narkotikas ir diezgan populāri mūsu analoģijas. Tas čalīts, kurš... Anyway. Tie, kas zina, tie, kas nezina, nav svarīgi. Labi, ka jūs nezināt droši vien. Es domāju, tie, kas scrollēja TikTok, tie zina, kas tas tāds ir. Bet vienmēr cikot, jā, tā ir lieta, un tas ir interesanti. Es domāju, ka tiem cilvēkiem var būt tās, kas tagad ienāk tajā sportā. Es nezinu, cik ir tāda piepildīta tā. Gan jau, ka tagad droši vien tas pirmais suggestion, tā pirmais padoms būtu, vai atbilde būtu, ka tur jādara daudz vai kaut kā tā, vai ne? Es to kā jautājumu. Es nezinu, kā tas ir, kad tu tagad tāds brauc. Es vispār domāju, ka arī kādreiz daudzi tāpatās turpinājās daudz. Tas sanāk, ka viņi īstenībā darīja pareizi. Jā. Bet varbūt vienkārši kontekstam, par ko mēs mēģinām aizplīvorot pateikt, ir tas, ka, piemēram, 10 gadus atpakaļ, un vēl arī vairāk, bet mēs paņemam to dekādi, valdīja tas pieņēmums, ka jo mazāk, respektīvi, viss balstījās uz vati, uz kilogramu, attiecīgi tev vajadzēja būt maksimāli vieglam, attiecīgi ēst nevajadzēja. Un papildus ar to, ka okhidrāti ir ļaunums, tas viss bija aizgājis līdz tam, tur visi šie trakie stāsti par to, ka tur tā itāļi laikam bija tie, kuri bija tur, tā itāļu skola saucamā bija tie, kuri vispār tur praktizēja to vājprātīgāko metodu, bet tur bija tie laiki, kad tur pat profi pēc 4 stundas uz ūdeni nobrauc treniņu, un tad vēl neļauj ēst, lai nomestu svaru, un tad paņem miega zāles, iet gulēt. Es ceru, ka amatieri to nedarīja, bet tas kopējais vibes bija tāds, ka katrs tev tur nometnē pateica, pietiek rīt, vai ko tik daudz tur makaronu, ķipa brauci baigi. Tas ir kā joks, bet tas nebija joks. Visi tieši tā arī domāja, ka tev tā kā, ne visi, vienmēr ne visi, bet visiem bija tā doma.
baigi rīt nevajag nomest svaru. Un gan braucu, respektīvi, okhidrāti ir slikti. Un tā arī es, kad sāku braukt, man arī bija iegājies. Tā nevar. Tikai tā, ka brauc kaut ko rēst. Un tā brīvdienā vispār bez mazliet tur. Žēlējas treniņā tas bija. Jā, tas bija tā kā, ko kas tā vainas? Jā. Nē, tas bija vai nu tu esi točiņš kaut kāds mīkstais, vai nu jā, tu tur kaut kāds pilnīgi peldi pret traumu. Jā, un kā ir tagad, Jāni? Tagad ir otrādāk. Tagad ir, ja tu neēd treniņā, tad tu esi... Mīkstais. Vienkārši tu sanāc mīkstais. Tu sanāc mīkstais, nav spēka pabraukt. Jā, tas būtu ļoti tā pareizi tu atbildi. Es gribēju teikt, tu esi... Nē, labi, nevar tā teikt. Cilvēki, kas to izvēlās darīt apzināti, respektīvi neēst treniņos, viņus varētu nosaukt par varbūt tās ne īpaši informētiem, teiksim tā, korekti. Bet mēs mēģināsim iedot visam kontaktu. Bet īstenībā, viens tas, ko tu minēji, kad bija šī tāda sabiedrības uzskats par velosabiedrības vai vispār tādu izturības sporta veidu uzskats par to, ka tie ogļhidrāti ir slikti un no viņiem tur vajag izvairīties. Un, principā, ja tu ēd mazāk, brauc vairāk, tu esi baigais čals. Bet ļoti ilgu laiku, un tas arī bija tas, kā ļoti daudz šis pieņēmums turējās. Zinātniskajā tajā bāzē bija tas, kas joprojām īstenībā šobrīd ir valīts pētījums, vai 60 grami stundā ir tas, ko tu varēsi dabūt iekšā no viena veida ogļhidrātiem. Viena veida. Jā. Ar uzsvaru. Bet... Plus vēl, man liekas, paralēli tam visam arī tajā normālajā uztura sfērā un tas, ko mēs tagad saucam par fitness influenceriem un vispār tas kopīgais fitnesa uzskats arī bija ogļhidrāti. Nē, tur viss tā kā visi prevalēja uz to zemu ogļhidrātu ēšanu. Ja? Man liekas, tas bija kopā vienkārši. Loģiski kaut kādiem uz tiem pētījumiem gan jau arī balstīts. Un tur viss daudz lietas vienkārši sakrita. Viss jau sākās patiesībā, ja mēs tā paturām pat dekādu tālāk pirms tam. Ja? Jūs tie, kas ir pietiekami veci, atcerās, ja bija no sākuma beztauku kaut kāda mānija, kad visu ražoja tur bez taukiem. Man liekas, tas bija pirmais solis. Tas bija balstīts uz to, Amerikā kaut kādā 80 vai 70 beigās. Tāds kruked, viņš tāds bišķīt safiksēts pētījums iznāca. Cukuru industrija bišķīt piemaksāja, lai demonizētu taukus. Pēc tam bija tas viss aizgāja atkal otrā virzienā, kad nogriez visur cukuru. Un kad viss bija ar samazinātu cukuru. Manuprāt, tas bija tieši tas brīdis, arī, kas apmēram sakrita vai bija tuvu ar to laiku, ko mēs runājam. Tad tajā, apmēram pirms gadiem 10 vai bišķi mazāk parādījās šausmīgi populāra. Jūs 100 punktu atcerieties, visi sēdēja uz keto diētām. Tas bija pēc tam jau. Tas jau bija tā, ka jau sāka nākt kaut kāda sajēga. Tad atnāca atpakaļ tauki, jo keto principā ir tā, ka tauks atnāca atpakaļ tauki, un tagad atnākuši atpakaļ ir ogļhidrāti. Un tagad es... tās smieklīgi, nesmieklīgi. Faktiski tā, ka tagad tev jāēd viss, es teiktu, ja tu gribi būt normāls, vesels un pietiekami. Esam atpakaļ pie pamatiem fizioloģijas, kad izrādās, ka vajag visu uz tā šķīvi. Jā, nav nekā lieka un izējot no tā, kas tev ir, kāds tev tās prioritātes, tev tur jāmanģē tas viss. Un kas attiecās uz sportu, labi, tiesa droši vien, ka te jāsaka arī ir tas, ka tā industrija, es tagad atceros, un es burtiski atceros tur Maksimu Želējs, kurš tagad, es nezinu, man liekas, kāds par atcerās bija. Es atceros, jā. Kurš viņus tirgoja? Kāpēc mēs visi viņus ēdām? Tas bija droši vien tāpēc, ka kāds Latvijā tirgoja. Jā, viņi bija ļoti, ļoti aktīvi arī. Es zinu, es neatceros viņu vārdu, tur čali, kas tur tirgoja. Es arī tur... Visiem bija. Es baigi maz viņus trāpīju, tad jau bija, viņas jau gāja ārā. Viņas gāja ārā, jā. Tā jau viņas bija grūti dabūt, jo tas bija tāds, Maksim, tas ir labi. Jā. Tad bija tur powerbar un vēl kaut kas. Un tās Želējas bija, viņas bija, riebīgas, tas nav pareizais vārds. Bet es domāju, ka tajā laikā, ja pat tu gribētu ielikt iekšā tos savus, piemēram, 80 gramus, pieņemsim, tagad tu kā piemēru,
Nu, tev būtu diezgan sarežģīti to izdarīt. Es nedomāju, ka viņas bija 4 gabalus. Tev vajadzēja. Viņas bija 4 gabalus, un viņas bija drausmīgi saldas. Nu, tā, kad tev vajadzēja, es atceros, kā tagad es kaut kādā krosā vienreiz dzēru kaut kādu powerbāru, gan viņš nosmaka, tāpēc, ka viņš salīja tik ļoti, nu, ka tev vajag dzērt virsū. Jā. Tagad, protams, kad visi tie produkti, kas mums ir, viņi ir nu, tā industrija pievilksies klāt. Nu, tagad, ja tu gribi, tad tu vari to mērķi īstenot ar tiem augstiem ogļhidrātiem. Bet, nu, tas tāds, un labi, mēs tagad runājam par tādu mutvārdu daļu, tā var teikt, bet, ja mēs atskatāmies vai paskatāmies uz profesionālo pelotonu, tur, un, manuprāt, jūs neatradīsiet nevienu nu, pietiekami vecu pēdiņās ēlēku braucēju, kas nenosauks šo kā vienu no tām lielajām kaut kādām revolūcijām sportā. Jo es nezinu, vai tu klausies Geraina G podcastu. Šeit tu paklausies. Jā, viņš tāds ļoti atklāts par lietām. Es piekrītu citu vienu podcastu klausēs, kur Džektā izteicās par to, ka ir, viņi brīnās, kā vēl projām komanda nav piegriezusi zem skābekli par lietām, kurām viņš tur runāja. Viņš tur tā diezgan brīvi izskatās par lietām. Jo, man liekas, mums arī jāsaprot tas, ka mēs droši vien šobrīd darām kā amatieri kaut ko tādu, ko profi sāka darīt gadus 10 atpakaļ lēnām. Nu, vismaz sliekties uz turieni. Nu, vai restīvi, pārfrāzēšu. Tas, par ko tagad iznāk pētījumi, nozīmē, ka to profi sāka darīt 10 gadus atpakaļ. Tāpēc pētījumi tagad jau tikai nāk pirmie ārā par šiem lielajiem ogļhidrātiem. Vienkārši sports jau vienmēr iet uz priekšu, viņi jau testē. Un tāpēc ir forši šajā laikmetā, kad ir podcasts, kurā G sēž viesnīcā, neko darīt un stāsta, jo mēs zinām, ko viņi actually dara šobrīd. Tāpēc varbūt mēs jau runājam par to mazliet ātrāk nekā vecajā setupā būtu tiešām tie 10 gadi, kamēr uznāk pētījums. Un tad mēs varētu teikt, tas nav fēdi. Jā, tieši tā. un tas ir lielajā sportā, manuprāt, viss to šobrīd nosauc kā vienu no tādām lielākajām izmaiņām, kur agrāk tieši tā, kā mēs teicām, tur želē treniņā, tagad, ja tu tur neapēd treniņā 80 gramus, tad tev sāk noriet par to, ko tu tur dari. Jā. Nu, kāds 60. Kad 60. Bet, nu labi, te droši vien mums ir bišķiņ jāpieskarās arī par to, ka nevis tikai jāatskaņo to, ka vairāk ir labāk, jā. Nu, mēs pirms sākām rakstīt, mēs to runājam. Tas konteksts jums ir jāatcerās to, ka visām lietām, par ko mēs runājam, protams, ir kaut kāds konteksts, jā, vai jums ir neuztveriet to, angļu saka on the face value. Nu, neņemiet to uzreiz kā kādu absolūti tiešu rekomendāciju. Es tūlītās pateikšu tās divas analoģijas, ko mēs minējām. Toms Kuiņa, piemēram. Es nezinu, kāds Toms slieksnis, bet, lai jūs saprastu. Profesionāli riteņbraucēji, piemēram. Jā, kuram Z2 visticamāk būs kaut kāda 240-50 vati, piemēram. Tāds nevis augša, bet tāda komforts. Tāds, kurā viņam ir viss vidēji vati kaut kādā ļoti garā treniņā. Cik bija tu teici? Cik to es neatceros kaut kādi. Es varu tagad sadirst. Man tas bija ap 230, man liekas. No, tad 230, pulss viņam bija 109 vai 100. Rekur, jā. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Tāds Z2. Un tas bija uz 200 kilometriem, jā? Tur bija daudz stundu, 6, man liekas, 7. Nu, tad visticamāk tā arī bija kaut kāda baigie kilometri. Lūk, šādam sportistam arī braucot tajā viņa Z2 vajag ļoti daudz ogļhidrātu. Mēs pirms tam skatījāmies tur rožlaps grafiks kaut kāds, un ja tas pats, teiksim, tev, ja tu skaties uz to breakdownu, ko tu lieto, cik tu vari paņemt no taukiem un cik tu vari paņemt no ogļhidrātiem, tad pie Z2 tāpatās jau tie ir kaut kādi pie 60 gramiem. Un otra, tāda galējība, vai tas piemērs būtu, ja jūs esat sportists, kuram, piemēram, ir 95 kg un slieksnis, nevis aerobais, bet anaerobais ir kaut kādas 200 vati, kas nozīmē, ka jums Z2 būtu kaut kāda 120 vati. Jā. Varbūt tas tur 130, vienalga. Tad jums, visticamāk, tie 80 būtu stipri pa daudz, jo tāpēc, ka jums vienkārši aerobā sistēma ir, viņai nevajag tik daudz, tāpēc, ka jūs neražojat tik daudz enerģiju. Ja jūs saprotat, ka tas tā vienmēr ir tāda. Grami ir tikai tas, kas reprezentē to, cik daudz enerģijas jūs spējat saražot. Ja jums vairāk tie grami būs, visticamāk, jūs vairāk nesaražosiet. Jo tāpēc, ka tā sistēma ir... Nav kam saražot. Nav kam saražot tieši tā. Okay, jūs varat
varat ar to, ka jums ir par maz, un tas, par ko mēs runājam, ja viņas būs par maz, tad jūs, ticamāk, to sistēmu neuztrenēsiet tik efektīvi. Tas tā būs. Tagad tas tur bišķiņ ir jāatcerās to, un es arī negribētu, es arī vēl projām pieturos pie tā paša viedokļa, ka nav katrs treniņš. Tagad tu izēj ārā pa durvīm, tev ir 45 minūtes īzī labi, es tādā Spānijas kontekstā pateicu, uzkāp uz trenežieru, 45 minūtes īzī treniņš, tur var neēst vispār neko. Nevar aizmirst, ka kaut kas ir arī glikogēns ir muskuļos. Tas arī nav tā kā, ka tev no pirmās minūtes ir jāsāk močīt. Bet tieši tā, jāskatās, bišķi jādomā, ir kaut kāds, arī nezinu, ja tev 2 stundas ir Z2 Latvijā pa plakanu, kur tu mierīgi pabrauksi, vai tev ir Z2, kurā tev ir jābrauc, nezinu, 4x8 intervāls kaut kāds. Tas ir pilnīgi 2 dažādi pieprasījumi, vai ne? Un 2 dažādas kabatiņas jāpiekrāmē. Jā. Tāpēc, mēs tā nemēģiniet to, ko mēs tagad sakam, baigi vispārināt. Jums bišķiņ jāpadomā. Un arī loģiski ir dažādi gadījumi. Ja jūs esat, teiksim, manis pieminētais sportists, kurš sāk trenēties, jums ir kaut kāds liekais svars, jūs gribat viņu menedžēt, tad noteikti jums nevajag, bet tagad ieklausieties, jums nevajag pār daudz ogļhidrātus. Jums varbūt tas vajag tik, lai jūs varētu to savu bāzes treniņu vai vienalga kādu treniņu veicat, lai jūs viņu varētu tehniski, vai vienkārši labi izpildīt un dabūt to vajadzīgo treniņu adaptāciju un neierakties tik dziļi kaut kādā neatjaunošanās caurumā, no kur jūs neizkāpsiet ārā. Un otrs gadījums ir, kur, piemēram, tā kā profesionāls sportists, kur, protams, ja viņš nobrauks tās 6 stundas un viņš būs paēdis pa maz, viņš nākšā dienā nevarēs pabraukt. Un tas ir bieži vien tas, kas arī ir jāpatur prātā. Tas, man liekas, ka tā arī ir viena tāda, agrāk jau īstenībā tur baigi interesanti bija, kad atcerējos kontekstā par šito, par carb loadingu. Jā, īstenībā tas arī ir mainījies, tas uzskats. Jā. Kādreiz 3 dienas tu 3 dienas var lādēt. No limits. Jā, tāds bija uzskats. Agrāk arī bija tā, ka tu vēl pirms tām 3 dienām, tu vēl tajā brīdī tur baigi badojies īstenībā. Tu tur ņēmi nosnok. Jā, lai tur palielinātu to absorpcijas reitu un tā tālāk. Redzi, no vienas puses jau īstenībā vēl projām tas it kā ir aktuāli. Teiksim, carb loadings viņš nekur nav pazudis. Viņu joprojām vajag. Viņš ir periodā mainījies pieeja tam carb loading. Pieeja, jā, un zini, kā ir interesanti. Es tagad domāju, un es domāju, ka diez vai tā kāds to tagad baigi pētīs, bet redzi, ja tu agrāk ēdi, ja mēs pieņemam to, ka tu ēdi ļoti stipri pa maz, vienalga, kurā līmenī tur. Jā, atskaitot varbūt atsevišķi samatierus. Vai tie, kur nezināja, ko dara, bet vienkārši darīja kaut ko instinktīvu un darīja pareizi. Bail no, kas true story, es zinu daudz džeks, kuri vienkārši malca želējas ik pa pusstundē treniņā, šeit ceļš nometnēs, jo viņam viņš bija panisks bailes, kad viņiem nobalkos. Jā. Un, labi, mēs šitā jāatgriežas, jā. Bet tas carb loadings, viņš ir, ja jūs šobrīd ēdat vairāk ogļhidrātus, jums viņš vienkārši ir vajadzīgs mazākā mērā. Viņu nevajag tur 3 dienas, 3 dienām jūs vienkārši pārēdīsieties. Jums arī visticamāk nav muskuļos vietas tam visam. Kā tur profam vienmēr būs vairāk vietas glikogēnam nekā mums. Tas arī ir skaidrs. Jā. Un tas ir vēl viena lieta, droši vien, par ko mēs tā lēnām nopaļojoties varam atgādināt vai pieminēt. Jā, jums jāatcerās to, ka labi, tagad tur Mūsiņš un Drits pateica, vajag aiz daudz. Kur mēs tur pieminējām 8. Vienalga, īstenībā tas gramu skaits nav tik būtisks. Jā. Ir, bet viņš ir tomēr jāskatās kontekstā arī uz ķermeņa svaru prasībām. Lai jūs, un ja mēs tā vispārīgi varam teikt, visi iegūtu stipri vairāk, tātad, ja mēs pieņemam, ka gonkās visi benefitēs, visiem būs labāk, ja viņi ēdīs vairāk, piemēram, 100 gramus stundā. Vai, piemēram, 90. Tad jums jāatcerās, ka, ja ir tā, ka gonkās ēdot, piemēram, 90 gramus izbraukt ātrāk, jums jāatcerās to, ka jūs nevarat aizbraukt uz gonku. Tagad jūs esat laiku braukājuši
ēduši 30-40 gramus. Nu, tagad gonkā, kas ir, nezinu, 3-4 stundas. Jūs tagad tur rubīsiet iekšā 90 vai 100. Jā. No tā visticamāk arī tas labums būs relatīvi mazs vai visticamāk. Jūs varētu iegribēt uz to, ka jums vienkārši kuņas atsakās no tā, ko jūs tur viņam tur bāžat iekšā. Plus, man liekas, ka arī taču vienkārši nedabūs līdz muskuļiem. Nē. Viņš paliek. Rumps nav vienkārši pieredzes, nav uztrenējies dabūt to līdz muskuļiem. Un pēc tam, protams, tas kuņģa distress. Kaut kādi gudri vārdi. Nu, karoči, vai nu vēmsiet, vai pļūtīsiet. Nu, tā. Tas sliktākais scenārijs. Jā, bet noteikti vienlaicīgi tad ir bēdīgi. Bet nē, pavisam reāli nav tā, ka vairāk ir labāk tikai tad, ja jūs tiešām pie tā trenējaties. Un tas nav neviena, ne divas reizes. Jums, principā, tā vajadzētu, lai jūsu zarnu trakts pie tā pierastu un paliktu efektīvāks, tad darot. Es teiktu, vajag vismaz kaut kādu tādu mēnesi ar treniņiem, kas nozīmē, ja jūs tagad sadalāt, kas ir viena no žēl tādām problēmām, jo tev vienkārši jādara, tev vajag tās žēlēs, tev vajag tos dzērienus. Vajag cukuru vienkārši maksimāli tīrus ohidrātus. Tu vienkārši kaut kādā brīdī, ceļš, ka sāk braukt daudz no pieredzes, tev vairs tie Haribo lācīši, viņiem klāt ir vienkārši arī visādas lietas, kas tev arī čakrē kuņģu pašlaik, vismaz manā gadījumā. Un tad tu sāc saprast, ka, hei, tu vairs, jo, es nezinu, es veikalā neesmu atradis neko tīrāku ohidrātu kā gummy bears, ko tu vari kabatā ielikt. Vēl ir kola dzērieni, bet tie ir, tas ir tā kā pauzē. Jā. To līdzi nepaņems arī. Grūti līdzi paņemt, jā. Ko mazo buņģu varbūt, bet principā labāka nekā nav. Un tad pēc tam nākamajā labākā ir gan jau kaut kādi tur rozīne, kaut kas, bet tur jau ir šķiedra viela klāta. Tur jau tas vairs tādā intensīvā treniņā nedara. Nē, intensīvā treniņā tas arī ar gummy bears nepietiks, tāpēc, ka tu nespēs tik daudz ēst. Tur diezgan daudz tā kaudzīti, tur, ja tu paskaties, cik tev vajag apēst, lai būtu tur 80 grami, tad tas ir, cik tas sanāk kaut kādi 100 gramus gummy bearus apēst. Tas ir viss paciņā, gandrīz 120 laikam paciņā ir kaut kā tā. Visāds, jā, bet 100 gramu gummy bears tas nav maz. Tā kā stundā. Un tad vienkārši tu spiest sāk pirkt kaut kādu želeju vai vēl kaut ko. Bet, klausies, labi. Lai mēs vienkārši gudri nepadirst un viss iet pie nākamā, es domāju, ka mēs varam iedot kaut kādu, vismaz kaut kādu guideline. Ir kaut kāds minimums, vai ne? Cik ir minimums, ar ko būtu jārēķinās pat braucot Z2, atkal, vidēji. Pat īstenībā tam lielajam un lēnajam arī tas būs tāpatās turpat, tas minimums. Jā, un tas minimums, es tev piekrītu, jā, viņš baigi nemainīsies, vienkārši uz lēciens uz augšu nebūs tik liels. Es teiktu, tāds vispār minimums, ar ko jūs tur varat rēķināties, ir kaut kādi paši 30-35 grami. Tas, ko Inigo arī rakstīja, kad apmēram, Inigo ir, viņam ir neizrunājums uzvārds. San Milan, jā, bet tas otrs, karoči, tas ir Pogačar treneris. Pat ne treneris arī. Treneris, jā. Bet viņš ir arī zinātnieks, tā kā legit kaut kādā Amerikas universitātē. Labi, 30-35 ir minimums stundā. Maksimums, tas jau būs grūtāk. Maksimumu mēs vispār nevarēsim iedot, vai ne? Baigi sarežģīti. Es teiktu, tur ir viens, tas ir jātrenēs, otrs, tas ir, tur, vai uz maksimumu neejam. Es teiktu, mums kaut kā tādu video vajadzētu, jo tas droši vien tas, ja gonkās to maksimumu jūs varat, es pārfrāzēšu, nevis gonkās, jums jāatrod treniņos, kas ir pietiekami intensīvi. Es gribēju teikt, jā, pabeidz. Jā. Un jāpārbauda, vai tas strādā, un jātrenēs to darīt. Tas nozīmē, vienalga, ja jūs lietojat tur šitādas, vienalga, piemēram, tur kaut kādas beta fuels vai maurtenus, tad
jā, visas tur, dārgi, dzeršu tikai gonkā. Nu, tas ir sūdīgākais, ko es varu izdarīt. Jā. Tāpēc jums vajag nopirkt viņus vairāk. Tas ir tas, ko es runāju. Jums ir jāpatrenējas ar to visu pirms tam, lai saprastu, ka šis strādā, es tur varu kaut ko pabraukt, un viss ir labi. Nu, un tad attiecīgi uz to savu augšu mēģināt atrast. Jā. Lielākais, ko es esmu, ko es savā praksē esmu redzējis vai saskaitījis, ir 150 gramu stundā. Jā. Tas jau profi līmenis. Jā, pa viņiem es runāju. Jā. Okay. Amatierim mēs baigi vispārināt, lai saprastu, es teiktu, kaut kur 100-120 gramu stundā amatierim. Tas jau labam amatierim būs. Jā, tas ir augšējais gals. Jā. Un tas ir tad, kad viens kruķī labs vats, vispārināsim tagad atkal kaut kādas slieksnes virs 300, nevis tā kā 302 vati, bet es domāju, tur 300, un tur uz augšu. Un to esi pie tā trenējies, jo es vēlreiz uzsveru, tas nav tā, ka tas nestrādā. Tas strādā principā instantly, bet ne tik labi, kā es domāju. Tev īstenībā rums paliek arvien labāks. Un interesanti, ka cukuru, es tikai tādu piebildu, ar ogļhidrātiem piedošanu. Viņiem ir tā, ka tu redzi, vai cilvēki parasti spēj izvērtēt tikai tās abas galējības. Tagad ir bongs, vai tagad ir stipri pa daudz. Kā varēja zināt, ka daudz? Ka pa daudz ir? Tev kuņas vienkārši apstājās. Parasti, tev ir vai nu nāk apakaļ kaut kas, vai viņš sāk sāpēt, vai tev uzreiz jāskrien krūmos. Tas tur baigi atkarīgs no katra, bet parasti, kuņas ir tas, kas novelk rokas bremzes. Citreiz var arī dabūt šugarašu. Tas vairāk nebūs braucot, tas būs, ja tu apstājies. Jā, tad jā. Es pat esmu dabūjis no mazās koliņas. Jā, nevis hipoglikēmija, bet... Principā tu tiec pie hipoglikēmijas caur hiperglikēmiju. Jā, no sākuma tev ir hiperglikēmija, pareizi, tev ir sākuma hiperglikēmija, un pēc tam vienkārši tev cukurs. Tas ir, mēs droši vien neiesim baigi detaļās, bet ja jūs to cukuru dabūnat pa daudz, un viņu nav kur likt. Jā, tu apsēdies. Un visticamāk, tu jau to kolu iedzēri, kad ir par vēlu. Tā tad ir restriktīvi tā, lai vienkāršot izsakoties. Tu brauc, nē, tūlīt būs coffee shops, vēl viens kalns, vēl viens tur, nezinu, kaut kāda pauze, vēl kaut kas, izrādās nevis tur viņš bija ciet, nākamais tālāk, vēl kaut ko, it kā viss labi, jo brauc lēnām, baigi rīt negribās, tur un tad apsēdies, 0,3 buņģiņu tev atnes, un tu viņu tāds vēl bišķi izslāpis, diezgan strauji izrauj. Tev cukuru līmenis zems, buņģu viņu uzrauj uzreiz augšā, tu sēdi, pieprasījums muskuļiem nav, ķermenis tāds tev insulīns, lūdzu, un cukuru līmenis tev veselīgs organisms, insulīns saražo, cukurs aiziet lejā, un tev ir vienkārši sāk griezties galva, vai sāc braukt, nevar pabraukt, spēka nav, kājās ļenganais. Jā. Ko darīt? Lēnām ēst atpakaļ cukuru, neko. Samazināt to braukšanas tempu noteikti, jo bieži vien ir tā, ka židis, man liekas, tu norakstu izcils piemērs, ja man liekas, katrs, kas ir kaut kādu laiku pabraucis, točni šito, tad, dabūjis. Daudz vienkārši nezinu, kas tas bija. Jā, jo tas bieži vien notiekās tad, citreiz tas arī. Tā ir pretīga sajūta, jā. Bieži vien ir tā, kas ir ļoti tipiski, un es to arī sen sportistam skaidroju, tagad tu pēc kofijas stopa, piemēram, tu brauc, un tev viss ir labi, un tur griez, pieņemsim, 170 vats, un tev pulsiņš tur 120, jā. Tu aizbrauc, apsēdies tajā kofijas topā, tur sēdies, sadzeries, kūkas, bulkas, vispārējais, un tu uzkāp, skaties tie paši vatu, puls tev 150. Jā. Tā ir arī bija. Jā, kas principā arī parasti vai diezgan bieži norāda uz tādu sliktu ogļhidrātu menedžmentu. Jā, tev ir tas, tur visi mēs esam bijuši, un šitas nav sliktākais no gadījumiem. Jo, tev ir paaugstināts sirds ritms, bet vispārējais vēl notiek. Bieži vien tas neiet kopā ar tām sliktām kājām. Bet tas sugarrašā, ko tu saki, tas tagad tev tas cukurs nokrīt, tev ir kājas, ir tā kā vata. Jā, tev nekas īsti negriežās, un tad ir parasti tad, tas, ko vajag darīt, tu vienkārši lēnām turpini braukt, un
normalizē tajā brīdī to savu cukuru, tu lēnām sāc ēst klāt, un tas lēnām, vissliktākā situācija, protams, ir tā, ja jums kabatās nav nekas, un tu izbrauc no tā sava kofijas stopa, un līdz mājām tev, es nezinu, vēl ir stunda, jā. Tā būs vienkārši ļoti gara stunda. Tur nav baigi varianti. Ne, tad ir jāstājās, ja kaut kur ir kāda boda, benchtanks, whatever. Jā. Nezinu, Spānijā var līst apelsīnu laukā, raut apelsīnu. Vai, es nezinu, Džeks, kurš vienreiz stāstīja, ko tā nominēja, kur čaļi kaut kur Latvijā, kaut kādā garā treniņā bonku norāva. Gāja graust kaut kādus eglis šieknē, bet kaut kādus šitos. Pumpurīns? Desperate level 200. Šitas ir, jā. Man tikai līdzīgi ar ūdeni bijis, ka es esmu rāpies pie goviem dzert ūdeni, kad viss nekā nav, un tad ir... Ūdeni, jā. Bet atgriežoties atpakaļ, jā, tā ir sūdīga sajūta, tāpēc nenolaižat tik tālu. Jo, to var ieraust. Bet to tu parasti ierausi diezai uz rīteņa. To tu parasti ierausi kaut kur stāvot, jo tas ir notiek tad, kad tev muskuļi nepaņem to cukuru. Tas parasti arī, ko tu ilgāk apstājies. Ja tu tā piestās, izraus kolu, nekas nebūs. Jā. Vai arī tad, kad tu apstājies, varbūt tās restīvi, tu, piemēram, tādā Spānijas koncertā, tur kaut kāda kafēna ir augšā kalnam, tu to kalnu esi uzgājis, tā. Jā, labi. Caur degunu neelpojot, un tad tu vienkārši nomet mierā. Tas tā arī īstenībā ir situācija. Tev vajag tāds pavisam pareizi pirms kofijas stopa īstenībā ir kaut kāda tur, ja tu zini, ka viņš būs, tu lēnām sāc ripināties, ne bez tiem visiem pātrinājumiem. Un tagad tu sāc atpakaļ, tu dari tieši to pašu, tā kā uztais tādu mazu mikro cooldown un warm-up vēlreiz. Ja. Rekur es atcerējos, kā tu brauc, kad pagājušajā gadu DSM džekiem pēc kofijas stopa, vispār tu no viņiem aizbrauc. Nē, tie bija AG2R. Ok. Jā. Nē, viņi baigi lēm brauc. Viņi pļarkstēja vienkārši. Viņi jau bija viss izdarījuši. Viņiem vajadzēja līdz mājām aizbraukt. Labi, minimums 30. Maksimumu jāatrod pašam, bet visticamāk lielai daļai tas būs ap 80. 80, 90, jā, tas tāds. Ja tu neesi tur baigais kabans un kaut ko, bet tā pašam atrast droši vien 80, jā. Labi, pielasiet ogļhidrātu daudzumu treniņa intensitātei. Ja tu brauc Z2, varbūt nevajag 80 puķēt iekšā. Ja tas ir 2 stundu Z2, tad noteikti nevajag 80. Tas ir jautājums, jā, no laika arī kontekstā. Ja jums jābrauc Z2, piemēram, 7 stundas. Jā, un tev vidēji vāti ir 250. Nē, bet tev varētu būt arī... Jā, jo jums jārēķina to, ka šeit ir labi, mēs tur tā baigi iepeldējam dziļajā baseina galā ar tiem ogļhidrātiem, bet jums vienkārši jārēķina to, ka jūs sākat ēst vienmēr tā kā uz priekšu. Tas, ka tev negribās tajā pirmā stundā ēst, ir pilnīgi normāli. Ceļš, tu pieliec bunku un brokastīs. Jā, bet jums jāsaprot to, ka jūs, 4., 5. vai 6. stundā vienkārši nevarēsiet to vairāk. Jā, tas ir maksā vienkārši vēlāk par to. Līdz to tu gribi. Tas ir kāpēc? Tas ir tāpēc, ka jūs parasti dedziniet. Mēs jau runājām, īstenībā atsaucoties uz mūsu iepriekšējo epizodi, iepriekšējo šīs daļas epizodi. Ja? Tur, kur mēs runājām par tiem visiem testiem, ko mēs tagad jau diezgan vienkārši izskaidrot vai uztaisīt testu, un tur redz, tur tavs Z2, piemēram, tipiski tev maksā tur tos, piemēram, 50 gramus. Ne, tas, ja tev ir insight tests, prasim, arī varbūt šis jāapsaka, jo mums klausās tavējie kaut kādu vai vēl kādu citu, kam ir insight tests, tad jau easy. Tu vai nu paprasti mūsiņam, vai atver pats savu testu, atrod to batus, ar kādiem tu ikdienā brauc, un pasties, reku, šī tik grams tev vajag. Pie zonām īstenībā tev arī jābūt pie tā zonas sadalījuma, tur ir skaisti, tur var paņemt sadaļu, kur tu vienkārši redzi, cik tev tas grams ogļhidrātu stundā maksās. Bet, pārējiem tiem, kam nav, tur vajag bišķiņ pieslēgt loģiku. Jā, jo tur ir jāskatās tomēr uz to, cik jūs daudz braucat. Tur daudz
vai to garumu. Ja? Viņš jau arī tāds relatīvs, ja jums garākais treniņš bijis 2 stundas, tad 4 stundas būs vienkārši baigais overkills. Jā. Līdz ar to tajā, principā, tādā treniņā jūs gribat ēst daudz vai vairāk, teiksim, izejot no tā, cik jūs sverat. Jo te arī tas ķermeņa svars diezgan, un absolūtie tie vati, ko jūs spējat ģenerēt. Droši tie absolūtie vati ir tas primārais noteikums. Vienkārši, jo tas ir lielāks, jo vairumā gadījumu tu arī ar augstākiem absolūtiem vatiem brauks. Ja nav tā, ka tu galīgi es tikko sācis apalīts ar vispār netrenētām kājām. Sorry, nevienu negribēju aizskatīt. Vienkārši tā. Nē, tas tā ir normāla situācija. Jā, tad ir varbūt tur kilogrami jāpieliek, bet tā principā tie vati jau tev parādīs. Tāpēc tajos garajos treniņos, ok, labi. Tieši atbildot, kāpēc tas kaloriju skaits pieaug, tāpēc, ka tas, ko mēs... iepriekšējā mēs laikam to nerunājam, bet ir... Es par to runāju, savā newsletterā, ko es vakar ierakstīju, tāpēc es to atceros. VO2 slow component, kas principā ir ļoti vienkārši izsakoties jums tā kā mašīnai, ja mašīna brauc un viņai ir konstanti, piemēram, vienalga, tur 5 litru patēriņi, tad ķermenim tā nav. Jums sākat braukt jūs ar 5 litriem, un pēc tam izējot no tā, kur jūs esat trenējušies, un, kā es teicu, manā minētajā piemērā, jūs vairāk par 2 stundām neesat braukuši, tad tajā 3., 4. stundā jūs tas patēriņš būs nevis 5 litri, bet potenciāli tur 15 litri. Jā. Tas ir saistīts ar kaut kādu glikogēnu daudzumu? Cik tev ir muskuļos? Jā, mazāk. Redz, kā ir bez cukuriem, bez glikogēna mēs nevaram. Tas ir ķermenis tev. Bonks iestājās īstenībā tāpēc, ka Rumsis saprot, ka mūsu glikogēna līmenis krīt kritiski zem, un viņš ir jāpatur dzīves funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to viņš tur izvēlk lielo video pirkstu un pasaka, vecīt, tālāk tu brauc tā, kā es tev teikšu, nevis tā, kā tu gribi. Un parasti tas nozīmē, ka pulss tev ir augšā, tu brauc velcies ar kaut ko vispār smieklīgu ātrumu, vatiem, vienalga ko. Un tā tu turpini kaut kādu laiku tur pavadīt. Jā. Parasti tas ir diezgan tāds neatgriezenisks. Bonks ir crazy, jā. Es tā maksimāli nobonkojis neesmu nekad līdz šim. Es ceru, ka ir bet bonks, no bonka nevar atgūties. Pa lielam tu nevari atgūties no bonka. Bonks ir tāda regulārs atceries, vienkārši savu piemēru. Tas bija sen apakaļ, mēs braucām Francijā augšā kalnā un kaut kāds 10 km tajā kalnā augšā, 11 vai kaut kā tā bija. Var cikot, vienmēr māju ceļš bija kalnā. Es tagad izbraucu kaut kādu baigot rāpli, tur braucu apakaļ, viss bija labi līdz, faktiski tam māju kalnam. Un es kā tagad atceros, man bija tur tāds parking laukums bija. Un viens pagrieziens tālāk, mājas bija kaut kāda, es nepārspīlēšu, mazākā puskilometrs, es domāju. Es braucu, es redzu to parkingu laukumu, es saprotu, viss, es tālāk nebraucu. Es apstājos, es nosēdēju tur kaut kādu, es nepārspīlēju pusstundu, vienkārši sēdēju. Man nebija nekā, man nebija tur dzēriens, ēdiens, viss. Tas tieši tā, jā. Nekas tur nenāc. Un es vienkārši sēdēju, tupi skatījos uz tādiem skaistiem Alpiem, un pēc, kaut kādas pusstundas tur, knapi izkustējos un aizvilkos līdz tam mājām. Tā kā, tas ir tā, ja tu esi nedabraucis, viss, tad nav variants. Tur jāpastāv, jāpasēž, jāpadomā par dzīvi un tā tālāk. Bet, jā. Es gribēju teikt, ja tu neesi pa īstam piedzīvojis to bonku, tu varbūt tās neesi baigais ritembraucējs. Bet tagad īstenībā, ko mēs runājam, es domāju, ka tas varētu būt tās leģitā arguments. Es domāju, tagad kaut kādi jaunie ritembraucēji. Ir tīpaši tie, kas trenējās, kuriem ir treneri, kas kaut ko zina, kas paši tās lietas kaut kur lasa un viņām seko līdzi. Es domāju, ka viņi īstenībā ir iespējams tādu īstu banku, varbūt tas nemaz nenoķer. Es atceros, kaut kas teica, ka kādreiz vecā skola tev, treneris diezgan agrā vecumā lika dabraukt līdz bankam, lai tu vienkārši zinātu, kā tas ir. Un tad viņš jau vienkārši savāca no tā banka. To man ir stāstījuši kaut kādi, kas kādreiz trenējās. Es domāju, tagad tā jaunā skola droši vien, tā pavisam tagad viņi to uzskatīs par kļūdu. Ja tu dabrauc līdz bankam, to laka nuls, vienkārši latviski sakot. Mm. Jā, labi, nav jau tā, ka tas banks, viss atkarīgs, protams, no tur konteksta. Ja es nezinu, tev tiešām ar to banku vēl līdz mājām jāštepstelē ir 2 stundas, un tad ir ļoti slikti. Bet
Neko citu vairāk kā tādu ļoti, ļoti aizkavētu atjaunošanos, jo jūs nesakāt, vienkārši jums būs 2-3 ļoti sliktas dienas. Jā. Ticamāk, nākošā dienā pēc tam galva vienkārši ir vati, jums jāiet uz darbu, kaut kas jādara, tur vēl veiksim, nekas labs tur nebūs. Tagad tur nav īsti tāda baigi labi iznākuma, izņemot, ko es varētu tur tā piekrist, ja, kaut kā tādu mentālo rūdījumu, ja, ka tu vienkārši zini, kā tas ir, un tev ir, nezinu, kaut kāds iekšējais dzinulis tur kaut kur iedzīt sevi galīgi tur kapā no sērijas, lai tu varētu tikt līdz kaut kā, nezinu. Bet tas nav īstenībā labs arguments, tā godīgi. Es domāju, ka daudz grūtāk ir sistemātiski ilgi trenēties, nekā tupi noraut kaut kādā treniņā plonku. Labi, tātad par rokhidrātiem. Es vienkārši mēģinu lēnām rezumēt, jo šitā jau tāda plaša tēma. 30 gramiem vajadzētu rēķināties minimumu. Droši vien, ka 80-90 būs tāds vidēji džeka maksimums. Maksimumu netestējam Z2 treniņos. Maksimumu testējam kaut kad jāiepapuļķē. Jo tas tā kā maksimumu jūs atrodat priekš gonkām. Tas nenozīmē, ka jūs ar 90 gramiem brauksiet vidējus treniņus. Kaut gan dažreiz arī kaut kāda Z3 ir daudz jābrauc. Tā ir tas, par ko mēs runājam, tas konteksts. Jā, tas Z3 ir īstenībā indīgāks nekā garāks treniņš kaut ko. Vai ja tas ir pēdējais treniņš nedēļā, piemēram, kurā tu esi savācies. Svētdien, ja tu jau sestdien kaut ko garu nobrauc. Daudz tur īstenībā mainīgie, tāpēc nav viena recepta nav iedot, tev jāskatās. Varbūt tur, nezinu, pirmais nedēļas treniņš tur vispār, jā. Labi, tas... pretty much it. Ēdat treniņos, tas ir... Jā. Un nerīt mājās. Mazāk rīt mājās, jā. Viena gan droši vien svarīga lieta, mēs runājam par uļhidrātiem, bet par to formu īstenībā arī... Jā. Jo 30 gramus Z2 braucot ar želēju dabūt, nav grūti, bet droši vien, ka nevajag. Noteikti nevajag. Ja jums jāatcerās to, ka tam visam pa vidu ir kaut kāds tāds, jums jādomā arī par tādu kopējo savu veselību. Zobiem, piemēram, kas ir pavisam reāla problēma, tīpaši tagad mūsdienu ritembraucējiem, tāpēc, ka tev jāēd ir sasodīt daudz. Bet, ja jums braucat tur to, jo vieglāks ir treniņš, jo vairāk jūs tos ugļhidrātu gramus varat savākt ar kaut kādu reālu ēdienu. Jā, kas būtu rozīnes. Tieši tā, rozīnes, tur tie žāvētie augļi, kādi, tur, nezinu, apelsīni vai, jebkas, ko jūs varat dabūt pa ceļam, principā. Banāns droši vien ir ērtākais. Banāns, jā. Kabatā ieliekamais. Jā. Tāpēc ar to jūs varat tā kā, nevis izlīdzēties, bet tas būtu prātīgi. Un attiecīgi, jo augstāk jūs ar tiem gramiem kāpēt, tur tas arī tāda... Reku mēs jau par lācīšiem runājam. Nevar 100 vai 90 gramus stundā dabūt ar Haribo lācīšiem. Var, bet... Objektīvi īstenībā nevar, tāpēc, kad ja matemātiski izrēķināt tikai visu vienkārši, tad vēl veiksim jūs tagad, kā jūs iedomājaties, kā jūs gramosiet tos lācīšus. Ja? Ne tikai garajos braucot, bet tad tev nevajag 90, tad tev vajag kāds 65, 70. Lūk, un tāpēc jums jāpadomā arī par to, ka nevajag jums izvēlēties, nav vienīgais pareizais ceļš, nav uzreiz iet pie kaut kādām želējām un tīri cukuri. Jums ugļhidrāti ir daudz kur citur, tāpēc arī bišķiņ to pārējo kontekstu kaut kā pievelkat klāt. Bet plus, varbūt noslēgumā, tur jau ir arī tā, ka ugļhidrāti ir, kā tur ir? Tur ir fruktoze, tur ir, palīdz man, tur bija 3 veidi. Fruktoze. Jā, es godīgi sakot, neatceros fruktozi, saharozi un vēl kaut kas. Saharozi tur nebija. Bāc. Jā, es zinu, ko tu domā, bet... Jo tur arī tā būtība, ka tas ķermenis var... Tur bija tas, ka tu vari dabūt no fruktozes, tad vari dabūt no cietas. Jā. Un glukos. Glukos, pareizi, jā. Kā varēs šito aizmirst? Karoče, tas, ko es gribēju teikt, vai īsāk sakot, tas, ko es gribēju teikt,
kad ir glukoze, ir fruktoze un ir starčī. Tas cieta, kas ir. Kartupels. Jā. Un, respektīvi, vislabāk, ja tas vismaz, ko es dzirdēju, ka, ja vajag baigo maksimumu, tur var dabūt 120, 140 gramus, tad vajag viņus kombinēt. Tāpēc, ka tas limits, un tas arī, kur tas vecais pētījums, manuprāt, bija sanāca, ka mazliet aplams pret jauniem laikiem, tas, ka viņi skatījās tikai viena tipa cukuru, glukozi tikai. Jā, tā arī tur bija. Jā, un restīvi tāpēc tev kombinējot, tu īstenībā palielini kopējo absorpciju. Jā. Pie augstām intensitātēm es pārfrāzēšu, bet pie augstām intensitātēm, un tad, ja jūs skatāties uz to 80, 90, 100 gramu robežu, nekas no tādiem reāliem ēdieniem tur vairs nestrādā. Nekas, tur jums jāmeklē specializētu, kombinētu ogļhidrātu kaut kādu devu, vai tā ir tur, kur mēs jau tur pieminējam, tas pats tur betafils, Martens, ir vēl daži citi ražotāji, kas tur visu sapako kopā, kur jums tas ogļhidrātu komponentes ir visas mūsu nosauktās. Jā, restīvi skatieties, lai ir dažādi ogļhidrāti. Visbiežāk būs 2. Tā cieta, es esmu redzējis to starču arī, kā atsevišķu, man liekas, šitam te Vitargo bija. Tas vienkārši jums dos ilgāku enerģiju, manuprāt. 30 gramu minimums, garāks treniņš jau vairāk, ēdiet uz priekšu, nemīžat nohidrātiem tie, kas vēl mīž. Jā, un vardās es par to mīšanas daļu, jā. Ir tā, ka tas, ko es daudz dzirdu, un tas, kā mums Kaspar šīs diskusijas jau sen vairs nav. Bet, ja jūs domājat, ok, tagad kādā es tagad tur ēdīšu to cukuru un trenēšos un tieviešu, labi, mēs īstenībā lielāko daļu jau tur pastāstījām, kāpēc tas, kas jums ir jāatcerās, ir tas, kad jūs vairāk treniņos ēdīsiet, parasti nodrošinās to, ka jūs vairāk varēsiet trenēties. Jūs ātrāk paliksiet stiprāks un daudz visvienkāršākais veids, kā jums menedžēt savus kaut kādu to ķermeņa kompozīciju, absolūto svāru, tauku masu, jebkurai arī palikt stiprākiem. Un pēc tam tas ķermenis viņš jau ir nevis diezgan gudrs, bet viņš ir stipri gudrāks nekā mēs savā galvā esam. Viņš izdomās veidu, kā, ja jūs no viņa prasīsiet, restīvi, gan muskuļu masa, gan jūs tur mitohondriju daudzums būs pietiekami liels, viena no tām komponentēm. Jā, un te newsletterā man ir tas ļoti skaistais. Tie, kas mūsu kofiju supporteri, kas maksā mēneša daļu, tie dabūs šito noklausīties. Jā, jo tur ir tas mans pirmais laids, ko es sāku, ir, kad aerobā sistēma barojas no 2 lietām. Vienmēr no taukiem un no ogļhidrātiem. Tāpēc tie, kas no jums seko varbūt šitiem influenceriem, tie, kas ir gudrāki influenceri, tie dažreiz saka, ka tauki deg uz ogļhidrātu liesmiņas. Jā, tas ir ļoti laba analoģija. Jā, un tas tā arī strādā. Tāpēc baig tos 30 gramiņus, jo tas būs tā kā uguns, kur viņš jūsu taukiem. Jā, tieši tā. Tā ir ļoti laba analoģija. Ripinām tālāk. Mēs esam tikai 40 minūtes pavadījuši ogļhidrātos. Bet šis bija svarīgs punkts. Tas bija. Un vēl piebilstot, parasti ir tā par to svaru un ēšanu treniņā. Parasti ir tā, ka, ja tu normāli ēd treniņā, es no savas pieredzes zinu, tad tu mājās vairs negribi rīt kā traks. Jā, tas ir. Tu atbrauc, es tur baigi izbraucu tikai 2 želējām, tur 4 stundas, un tu mājās vienkārši kā norāvies no ķēdes. Jā. Parasti atceries, ir tā, ka paiet kaut kāds laiks, un tu atbrauc, vēl negribās ēst. Tas pirmais brīdis. Un pēc tam tu tā kā. Jā. Un tad ir, ja jūs šo klausāties un saprotat, ka jums tā ir un ir regulāri, tad labākais, ko jūs varat darīt, gan priekš tā, lai jūs paliktu stiprāk, gan priekš tā, lai jūs tur notievētu, un priekš vispārējā īstenībā ir ēst vairāk. Jā, jo pareizi tieši tā, kā Kaspar saka, normāli būtu tā, ka tu atbrauc mājās un jā, tu gribi ēst, bet tev nav tādas. Tev nav tā melnā cauruma vai kaut kāda mistiski, tādas
nekontrolētas ēstgribas, kas parasti ir viena no stresa izpausmēm. Ir rums vienkārši tik daudz zaudējis kaut kādas kalorijas, un tajā brīdī viņš ieslēdz visus trauksmes signālus, kas tev liek virināt to leduskapu un meklēt kaut ko. Jā, tā ir. Fasted treniņu vai mēs viņus jau apzelējām? Nē, bišķi pieskaramies. Tas bija tāda lieta. Mēs kā jau pieskārāmies. Tas tāds loģisks turpinājums. Es domāju, ne pārāk gari, jo tur viss ir diezgan skaidrs. Šobrīd. Vismaz šobrīd. Nē, mēs jau tikko pirms tam teicu, pat aerobā sistēma strādā no 2 enerģijas avotiem, tāpēc nevajadzētu viņai to otru galīgi noņemt nost. Lai uzreiz atbildētu uz jautājumu, fasted treniņš šobrīd būs, ja mūsu pieminēt ir 30 grami. 30 grami. Fasted, pirms mēs sākām rakstīt, es teicu, ka tas nav tāds pareizs, labs apzīmējums. Viņu nevajadzētu saukt par agrāk, tie bija fasted. Tas, ko es gribēju teikt, tas, ko mēs runājam, kaut kāds 10, 7, varbūt pat 5 gadus atpakaļ bija fasted, nozīmēja fasted. Arī profi brauca tur garas stundas, tur kaut kādā sezonas brīdī, kaut kādā savu treniņu brīdī brauc tur 4-5 stundas tikai uz ūdeni. Mēs ar tā braucām, dažreiz. Tas nebija tā, ka visu laiku, bet tur pirmkārt tu brauci, tas nozīmē, ka tu brauc bez brokastīm, bez nekā. Tiešām fasted, tas nozīmē badošanās, laikam latviski saucās, tātad bez jebkāda ēdiena, garu treniņu, bet tu brauci zināmā intensitātē, kurā tev pamat enerģija nāca no taukiem. Ar domu, pēc tā paša insight testa, tu vienkārši brauc ļoti zemā intensitātē, kurā tu nevari dabūt bonku pēc būtības. Tu vari, bet tu nevari. Stulbi izklausās, bet neiedzīnāsimies tur. Jim Brow bija un ir vēl dažiem jēdziens fasted cardio, kur pamatdoma ir tāda, ka tu vari zaudēt vairāk svaru, ja tu skries uz skrejceliņa badā zālē. Es tikai mazliet jokoju. Es gribēju, tu vari, ja? Nē, tāds bija, nevis tu vari, bet viņu pieņēmums tāpat kā, es zinu, ka riteņbraukšanā fasted darīja ar citu domu, bet, protams, Jim Brow jau ir galvenais noskūt taukus. Bet bija tāds fasted treniņi, un fasted cardio, kā jēdziens, bija. Mēs visi to darījām. Jā. Nē, es pats jau daudziem liku to darīt. Un vēl joprojām es teiktu, ka, tad lūk, man Rožlapkā reiz jautāja kaut kad, kur tad ir palicis, mēs tieši par to visu runājam, prasīja, kāpēc, kur tad ir palicis tas, ka tev tur jānobrauc ir kaut kādu laiku nēdot, vai jāvar nobraukt. Un mana atbilde viņai bija sekojoša. Šobrīd vēl joprojām, ja tu tu trenējies normāli un trenējies ar ogļhidrātiem, ja tev vajag, tu visticamāk varēsi nobraukt tas 3-4 stundas nēdot. Es to kā absolūti varu garantēt, jo pārsvarā tā ir jūsu aerobās sistēmas efektivitāte, ko jūs trenējat. Tie, kas ir tie cukuratkarīgie cilvēki, viņi jau bieži vien ir tur, tāpēc, kad viņiem tā aerobā sistēma ir ļoti švaka, un tāpēc viņi visu laiku dabū to cukuru gāzt klāt, jo viņi aerobi, un tas ir īstenībā tāds svarīgākā piezīme, viņi vienkārši nedara to aerobi. Tas nozīmē, ka viņiem īstenībā tas viņas Z2 ir zemāks. Bet, neviens jau parasti negrib atzīt to, ka tev ir baigi jāvalkās. Un par cik tev visu laiku ir klāt cukurs, tev arī rumps nevar bez viņa. Un viņam uzreiz ir bonks. Jā. Tas, kur tagad ir tā problēma, kāpēc to nedara vai dara maz, jau tāpēc, ka tu vienkārši riskē baigi ar atjaunošanos. Man liekas, tas ir tas, jā. Bet kā man tev jautājums, piemēram, tev atnāk, tu trenēties cilvēks, kurš tāds iesācējs, viņš trenējās, bet viņš ir baigais cukurnieks. Tu viņam neliktu kaut ko braukt ar ļoti maz ogļhidrātiem vai vispār bez, lai viņš kaut vai, lai bišķi tā kā, tas nav vairs tas pieņēmums, ka tomēr kaut kādu to tādu
crazy līmeni, kurā tev vispār tu nespēji bez cukuriem, tas ir vienīgais veids, kā. Jā. Nē, tas, es teiktu, nav nekur pazudis. Man pat bija viens, ir viens mūsu kopējs labs paziņa, kurš atsāka baigi trenēties, un tas ir, kur arī jūs īstenībā tādu recepti, kā tos fasted treniņus var reāli pielietot. No rīta, ja jūs pieceļaties, un jums ir 30-40 minūtes laika, ļoti viegli, restīvi tā intensitāte viņai jābūt zemai, tu nobrauc ar tās 30-40 minūtes, teorētiski var stundu, bet es teiktu, stunda būtu tāda galīgi tukšā, būtu, varbūt tāda galējā robeža, ja. Ir tīpaši tad, un labi, tas kopējais konteksts, protams, tas ir ļoti cukuratkarīgs cilvēks, kuram ir tievs, tā tālāk. Vēl jautājums ir, kas viņam vispār notiekās analīzēs, jo potenciāli viņam ir kaut kāda diabēta pirmās pazīmes. Bet, ja, teiksim, tā kā mans pieminētais Džeks, viņam ir pietiekami liela muskuļu masa, viņam ir atliektiem galiem, tur pietiek tā glikogēna rezerves, viņš varētu braukt ilgāk, vienkārši mums to nevajag. Tās 45 minūtes līdz stunda ir baigi ok, lai tu mazliet, bet būtiski pastimulētu to savu aerobo galu. Un pēc tam tu ēd normāls brokastis un dzīvo tālāk dienu. Normāls, nevis dubults. Jā. Šeit ir tas pats, ja pēkšņi tev ir tas triggers, treniņš kā triggers, lai tu varētu tagad tur kaplēt iekšā, tur, es nezinu, 3-kāršās dubultās vai kāras brokastis, tas nav pareizi. Tas nozīmē, kaut kas nestrādā kā vajag. Tam fasted treniņam principā ir jābūt. Es pat tagad atgriežos atpakaļ kaut kādās savās atmiņās un pagātnē. Visu, ko es darītu, droši vien, es varu darīt visu tieši tāpatās, tikai es noņemtu intensitāti vēl zemāku. Tu reāli brauc tādā pareizā kofīraida tempā. Toreiz jau mēs braucām pēc tā insighta. Jā, un redzēji, te bija tā labā lieta, bija tā, ka visi toreiz vēl bija pietiekami tādi, es jau spēļņos švaki, vai nebija tik liela. Tā problēma ir tā, piemēram, ka pēc atgriežoties pie profiem, viņi nevar arī to īzī nobraukt, tāpēc, ka viņam pie tā īzī, tur viss jau ir slikti. Jā. Es atceros, Toms Skuiņš jau gadus, 4 apakaļ. 5 viņam prasīja kaut kādā intervijā par tiem fasted state, un viņš teica, ka viņš ir braucis, bet arī viņam, man liekas, viņam Webers. Jā. Viņam Webers treneris. Jā. Tad viņš teica, ka vairs ne, jo tieši tas, ko tu saki, ka viņa tai sistēmai vairs nav nepieciešams vienkārši. Viņš maksā pārāk lielu cenu. Jā. Bet es atceros to, mēs jau nebraucām daudz, tas arī tie, kas varbūt domā, ka mēs regulāri braukājām tur tukšā. Es, man liekas, atceros kaut kāds 3-4 treniņus kādā ļoti izolētā periodā sezonas. Bet tas 1,4,5 stundīgais, es viņu atceros, viņš bija labs. Man bija arī cilvēki, kas nevarēja reāli 2 stundas nobraukt tādā relatīvi easy režīmā, vispār bez cukuru. Viņiem acis bija man liekas, tas jebkuram šo, es nevaru, protams, vispār neko ieteikt, bet man patika tas, ka tu karājies uz tās robežas. Yeah. Jo tu zini, ka tu pāri tiem vatiem īpaši braukt nevari, jo tas ir brīdis, kurā, jā. 4. stundā tu točni vairs nevari. Un tad bija tā, es atceros, kurš tas viedukts bija? Es no Jūrmalas braucu, to lielo apli, Baloži, Jelgava, Jūrmala, mājās. Izdzēru espresso Jūrmalā un kas pa vieduktu. Varētu būt, ka tas, kas ir pāri Jūrmalas šosei. Tu vienkārši tā kā, savam tam Jelgavas šoseis. Tur vajadzēja kaut kādas, no 170 pielikt uz 230. Tu vienkārši jūti kā pēc 4. Tā jau bija jau 4 stundām pāri jau. Jā. Crazy, tu vienkārši nevari. Un tu atgriezies apakaļ, un tu galvā zini, ka tu aizbrauks mājās. Jo tas ir tā kā rumpis strādā. Viņš nekur nepaliks. Ja tu nepārkāpsi vatus, tad tu aizbrauksi. Jā, rekur tā īstenībā tas, ko tu varēsi pieminēt, tas, kas ir vēlreiz 3 izsaukuma zīmēm, ir jāapšķir. Labi, es runāju par viegliem treniņiem, bet viņi var nebūt arī tik viegli, vai viņi var būt gari, bet baigi svarīgā tā intensitātes kontrole. Jā. Tur klasika ir tāda, tikko kā tā, arī tādos parastos. Mans tas vienkāršais, prescription, vienkāršais. Tagad es plānoju treniņus, restīvi es ierakstu tur. Es neko varu nerakstīt, vienkārši ierakstu, tur easy, jā, vai tur vienalga brauc ir viegli, tā tālāk.
Ja tu redzi pēc tam, kad cilvēks nobrauc tur vienalga 4 stundas un tev maksimālais pulss ir 190 un Z3 tu esi tur pusotru stundu bijis, ja? Un tas nevar būt easy, ja? Un šitā treniņa tu nekad nenobrauks fastē, tev jābūt ir baigi tādam... Tur nevar, jā, un te tev sākumā liekas, nu taču labi, ko tad es tev vilkšos tur. Nu jā, tāpēc, ka tev sākumā viss tas glikogēns vēl pieejams, jā, tev viss ir, un pēc tam beigās, jā, tu sāc sajust, jā. Bet labi, tad tagad no fasted state vairs praktiski nepielieto. Bišķīt pielieto to, ko tu man teici, kā viņš sauc? Energy depleted. Jā, carb depleted, jā. Tad, kad tu brauc, kā es teicu, fasted šobrīd mēs esam, es arī savā praksē, tu esi aizstājis ar to, ka tev vienkārši ir mazāk ogļhidrāti. Tas ir tie 20-30 grami tur. Es pat teiktu 30 parasti, jā. Un nav pat, Stundā, jā. Kas nozīmē, tev vismaz ir banāns ar pusotras banānas stundā ir jāiegrabina iekšā. Tas ir fasted treniņš. Nē, viņam ir pielietojums, bet es teiktu arī... Viņš mainījusies definīcija. Viņš vairs nav pilnīgi badā. Jā. Tev bišķi vajag tas, ko mēs jau teicām pie ogļhidrātiem. Tev bišķi vajag ogļhidrātus, lai tie tauki degtu. Lūk, jā, bet tas ir no konteksta atkarīgs. Es gan pilnīgi droši, ja mēs tur sākām ar cukuru, šitas nav tas, ka jums tur baigi vajadzētu tur ieeksperimentēties. Jā, daudz vairāk ir... Jāpasaka. Jūs mierīgi varat nofēlot un sačkarēties kaut kādā meistarībā, tāpēc... Jā, viņš to nevajag mājās darīt pašiem. Jā. Bet vienkārši mūsu jau galvenā doma bija pieminēt, ka tā bija. Jā. Un bija arī kaut kāds periods, kad apmēram tas, cik krūts tu esi, varēja pateikt, nevis viens bija FTP, bet es varu nobraukt tur 4 stundas uz ūdens. Tad jau, kur tu pieminēji, tas bija vēl Skaja laikā, kad Vigins brauca. Jā, viss keto laiks. Tādu viņi sāk, viņš vēl tagad kaut kādā nesenās intervijās stāstīja, ka mēs principā tur braucam reāli, tev iedod kaut kādā kalnā, tur kaut kāda proteīna. Tur restīvi ūdeni, nevis tā kā kokteilīt, bet ūdeni ar proteīnu. Tu tur izdzer to un tu brauc mājās tālāk, vēl nākošās, 3-4 stundas. Ja, tā viņi trenējās. Tāpēc, bet tas nav veselīgi, un tās lietas ir tīpaši tās attiecības rēdieni. Tur, man liekas, tagad ir daudz veselīgāks nekā viņš bija pirms tam. Viennozīmīgi. Jā, tie visi vienas tās paudzes pro-džeki ar konkrētiem ēšanas disorderiem, kur viņi dzēra. Tur, man tā nav šodienas tēma, kaut kāds tās vairogdziedzeru zāles, lai būtu ātrāks, pātrināt darbību. Tas vienkārši šausmas. Pārējām pie tehniskajiem. Pie tehniskajām, jā. Mēs, starp citu, mēs jau vienojamies, Kaspar, ka mēs visu pieminēsim, bet mēs noteikti referēsim jūs uz tām podkāstu epizodēm, kur mēs par to esam jau tur stipri runājuši. Jā. Bet svarīgi to pieminēt, jo es domāju, cilvēki, kas ir, piemēram, riteni nopirkuši, Covid laikā, viņi nemaz citu nezina. Tā kā tev ir tikai viens un viss, jā. Rekur, man liekas, viena no lietām, tas tāds vēl joprojām man jāsaka, ka es to kaut kur redzu, un liku brīdim sastopu, ir riepu platums, divi īstenībā, riepu platums un spiediens. Riepas vienā vārdā, jā. Vai riepas, jā. Spiedieni un platumi, tas ir, man liekas, vienkārši. Jā, īsumā var sakot, ja agrāk brauc ar 20, 21, 21 mm riepām, tad tagad 28. 28 ir pro pelotona standarts šobrīd, jā. Man ir 3 divnieces jau. Es jau esmu aizaudzis. Bet es atceros, es pirmo riteni nopirku, šoseis riteni pirmo nopirku 2014. gadā, tur 10 gadus atpakaļ. Un to laiku Knops veikalā saka, man tur, es varēju sakomplektēt. Latvijai ņem 25 nieces, būs komfortablāka braukšana. Tāpēc, ka lielākā daļa brauc ar, ne jau tas, ka Knopa padoms bija sūdīgs, bet tas kopējais vibes bija tāds, ka visi brauc ar 23 niecēm, un 25 niece bija lielākai daļai riteņu maksimums, ko tu varēji ielikt, jo bija V-breiki, un vēl joprojām īstenībā tā ir. Jā, un tur platums īsti lielāks arī neiegāja. Un tad tagad es negribētu, ceļš Latvijā, bet vispār es negribētu ar 25 niecēm vairs braukt. Es esmu 2 sezonas pavadījis 28 niecēm, un tagad man ir 30 nieces. Es teicu 32, man ir 3 nieces. Un es esmu diezgan apmierināts. Jā, es atceros, kad
Mēs ar Mārtiņu braucām to par Irubē. Un tajā laikā par Irubē riebas bija 25 nieces. Biezās. Ķipa, jā. Nē, viņas bija ļoti labas izturīgas riebas, bet, come on, 25 nieces. Tas tāds. Tā kā tas ir baigi aizgājis, bet, labi, tur, protams, līdz ar to nāk riepas spiediens, jo tas, kas bija tādā sākumā, kur tas no tām tievājām riebām tā arī bija daļa no problēmas. Jā, to spiedienu jau ir tā, ka agrāk, kad tu brauc es atceros, man bija 21 nieces, 20 nieces, man liekas, arī man bija. Tev nebija iespēja viņus pumpēt, tev bija jāpumpē baigo spiedienu. Jo, pretējā gadījumā tev vienkārši pārsit viņus uzreiz. Un tā bija viena no problēmām, ko es atceros tīpaši sākumā, kad to riepas palika lielāks, bet spiedienu visu pumpē to pašu. Es arī ilgi braukāju ar 8 atmosfērām. 25 niecēs. Tā kā pirmos 5 gadus apmēram. Jā, es kā tagad atceros, man viens arī šobrīd esošais treneris teica, mēs kaut ko trekā bijām, tik cik rakstīts uz maliņas un vēl bišķiņi. Okay. Tā kā, cik ir maksimums un tad vēl iepūda. Tā kā, bet, es jau arī atceros slaveno Seba jautājumu, kad visi pirms tur stāv, cik te pumpēs? 3. Domā, pietiks. Cieta trasa. Jā. Tas nav tikai ar šoseis riebām, tas, ko es gribēju teikt. Tas ir arī gājis. Īstenībā, man liekas, no baika tas sākās. Es kaut kā vismaz piefiksēju, bet kas tas aizgāja? Vienkārši, Tu zini, kā, tur sākās, manuprāt, ar to, ka vienkārši, lai tu brauktu ātri, tev vajag, labi, tagad tu visu saproti, tev vajag mīkstāks riepas, tāpēc, ka tu nevari, tev trases paliek grūtāks, tev vajag lielāks saķeri, tev vajag mīkstāku riepu. Un tad, manuprāt, ja es pareizi atceros, bija tas brīdis, kad riepas palika platāks, jo tas bija šaurs, un tad tev bija tur 2, 3, 2, 4 tie baloni. Tas ir mountainbike. Tas ir mountainbike, jā. Un tad loģiski, ka viss sāk saprast, ka, varbūt tas, tā kā viņas nevajag tur pumpēt cietus, jā. Un, manuprāt, tas bija tas lielais triggers, ka tas viss aizgāja uz leju. Bet patiesībā jau pirms tam arī vispār par riepām runājot, nebija baigais tāds kaut kāds developments tajā visā. Riepa bija vienkārši gumijas gabals, kas tev tur bija un bija. Tu nedomāji. Bija uzskats, ka jo cietāk, jo labāk ripos. Jā, tāpēc, ka tev kratīja un tev bija sajūta, ka tu tur baigi nesies kā viesulis. Jā. Bet pētījums īstenībā bija otrā. Es vēl tagad atceros, ka nezinu, cik sen man doks atsūtīja to rakstu, kur tur bija viss no fizikas izanalizēts, ka īstenībā mīkstāk riepa labāk, mazāk vibrācijas, viss labākais. Un tas viss sākās šosejā pilnīgi noteikti ar pirmajiem, tur bija zips, bija pie vainas. Bet nebija arī bišķi šosejā disku bremzes pie vainas, jo beidzot rāmī parādījās vieta, kur ielikt. Tas bija pēc tam īstenībā. No sākuma bija karbona rati. Okay. Tad viņi sāka pilsīt, saprast, kas tur ripo labāk, jo viņi tad parādījās jau pirmie vēja tuneļi, kas bija kaut kāds Armstrong laiks tā tālāk. Un tad viņi saprata, ka īstenībā ir svarīgi arī kā riepa uz aploka. Jā, tieši tā. Lai nav pa platu, pa šauru. Tad sanāca, ka īstenībā pie aplokiem tu nemaz 25 nieces normāli uzlikt nevari. Viņi sanāca, ka viņi ir pa šauru. Un tu vējš ieķers aplokā, tā ir pareizi? Jā, tev ir tas tā mala ir pārāk redzama vējam. Jā. Bet tas viss, tur, man liekas, tas viss sākums bija tajā brīdī, kad tāpatās kā ar disku bremzēm, jā. Te potenciāli industrija iespējams mums nebūtu likusi pāriet uz disku bremzēm. Nē, es domāju, ka tas nebija drivers, nebija bieži tīpaši, teiksim, disku bremzēm pilnīgi noteikti nebija tas, kad kāds no braucējiem to prasīja. Tas skaidrs. Ar riepām bija savādāk. Ar riepām bija tā, kad es atceros, kad viņi, tīpaši pa kontinentāli, kas agrāk īstenībā nebija baigais riepu brands. Viņi uztaisīja savu to 4000S, viņi ielika tunelī, un Džeki toreiz atceros, kad bija, man liekas, sporters, kurš stāstīja savā podkastā, kurš agrāk strādāja Zipā, un bija viens no tiem pirmajiem kopā ar CSC, kas tur viss tās, viņi bija pirmie, kas brauca ar UB ar karbona aplokiem, jo pirms tam visi tur kāds karbons tur šis sadalīsies.
25 maksimums un šaurie ne, bet zemieši tie alumīnija aploki. Un tad viņi saprata, ka tas konģiks bija ļoti ātrs trubā. Un tur viņi vienkārši tas bija nevis by design, kāds to bija uzdizainējis, bet ne ar domu, lai tas būtu ātrāk. Jo viņa bija smaga riepa, bieza, ļoti labi izturīga pret caurumiem, un viņa bija netipiski ātra pie tā visa. Jā. Jo viņa bija radīta kā ikdienas riepa, manuprāt, tāds bija tas stāsts. Jā. Ilgi brauks, jo bieza, bla, 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 un izrādās, Jā, un tad viņi saprata, ka tur kaut kāda aerodinamika apakšā, un tad tas viss īstenībā sākās, kad tur sāka attīstīt to visu. Tad bija viens brīdis, kad bija, es atceros vēl to laiku, tagad, kas ir Easypost, IFs, tā agrāk viņš bija kāds Cannondales. Maviks bija uztaisījis tos lielos aplokus, riepu, viņam bija komplekss, tā kā tu varēji uzreiz dabūt visu aploku, riepu, un bija tāds tā kā spoilers, ko tu liki uz aploka, lai tu aiztaisītu to vietu, kur riepa pieguļ pie aploka. Jā, tas bija. Un tad viņi ucīja tur aizliedz tālāk. Un tad jau nāca diskbrēm žēri. Bet ilgu laiku jau bija pieņēmums, ka vienīgais pareizās riepas ir un visi profi brauc ar līmējumām riepām. Viņš patiesībā vēl bija. Sadaļa pie riepām ir, Jā, viņš bija īstenībā nemaz tik sen nebeidzās, es teiktu. Jā. 2 gadu atpakaļ. Jā, apmēram tā, jā. Plus, mīnus. Jo tad visi pārkāpa. Es tev ātri paskaidrotu, ir tā, ka tā problēma ir, viņas ir ļoti mīkstas, labas, kvalitatīvas riepas, tīpaši, ka viņas ir dārgas. Jā. Par kurām tu tagad? Par līmējumām riepām. Par trubiņām, jā, par tubulārām riepām. Nevis tubulēs, bet tubulāri. Lūk, un viņu labums ir tas, ka viņas ir tādas mīkstas, patīkamas, tev ir ērti viņām braukt. Problēma viņām ir aerodinamika, ka viņas ir pilnīgi apaļas. Un tas ir tas, ko kādreiz tika uzskatīts par viņu lielāko plusu. Tieši tā. Un es pat teiktu, tajā laikā tas arī bija plusi, jo tu salīdzināji, piemēram, klinčeri 23, tad 23 vai tāpat 25 apaļā, viņi bija labāk pagriezienos. Es teiktu, viņi bija. Jā, tagad vienkārši ir tā, ka tev ir vairāk riepas, un tāpēc viņi ir platāk tā riepa. Jā, bet tā viņa problēma, vai arguments, kāpēc viņas lietoja, bija tāpēc, ka tīpaši propeltonā, ja tev kaut kas notiekās, viņa nenobortējas tev no riepas. Viņa nolaiž to gaisu, bet tu vari turpināt braukt, jo arī tā aploka uzbūve ir, viņš nav ar tām ausīm, kas jums ir parasti, lai jūs piekabinātu to riepu klāt. Viņš ir tāds ar maigu iepaļumu. Restīvi, tu varēji turpināt braukt. Es pat teiktu, bieži vien nesačakarējot baigi to aploku, bet turpināt ripot, kamēr tev kāds atved to. Diezgan ilgi varēja nobraukt. Jā, un tur bija tīpaši, protams, kad parādījās pirmie klinčeri, un tad tā bija zināma problēma, kad viņi tur dūrās un nevarēja tik ātri viņus tur samainīt un kas kā. Bet šobrīd ātrākās riepas ir klinčeri, vai es pārfrāzēšu savādāk, īstenībā ātrākās riepas ir bezkameru riepas, un ar līmējumām riepām principā vairs nebrauc. Vienīgais, kur laikam to dara, īstenībā ir vēl trekā. Kaut gan, ja jūs salīdzināt aerodinamiskās un rites pretestības tos rādītājus starp līmējumām, riepām un mūsu šobrīd plaši izmantotajām tubulāru riepām, es nezinu, tubulēs riepām. Tubulēs, jā. Bezkamerēm. Jā, parastām bezkamerēm. Bezkamerēs ir ātrāks. Viņas ir ātrākas visur ar atrāvienus, pateikt. Jā. Tā kā jā, tā ir tāda, tas ir, es domāju, ka šobrīd pat būtu pagrūti nopirkt kaut kādu kaļos, restīvi ratu pāri, piemēram, ar līmējumām riepām. Droši vien, ka var, bet noteikti tas nav. Daudz. Jā, arī jā. Es domāju, ka daudz arī nav, jā. Jā. Daudz pārmaiņas. Daudz, jā. Tu labi nākošais rekords, kas arī skāra lielā mērā riepas, un tev bija taisnība, tad, kad pārgāja uz diskbremzēm, tas, kas ne sākumā, bet pēc tam, pēc kaut kāda laika, kas ir normāli, ražotāji saprata, kad viņi var mainīt to riteņu formu, vai ģeometrija mazāk īstenībā to formu, restīvi tas, cik daudz kāds tev klierens ir tā riepai. Un tagad, jebkurš šoseis ritenis, principā, tu pilnīgi mierīgi varam
var arī visiem reizbaikiem vai lielākai daļai ielikt iekšā. Tur 3 lien visur iekšā, 3-2. 2 gadus ražot 3. Jā. Un līdz ar to, īsumā tas, ko jūs iegūstat, īstenībā nē. Klausieties, ja jūs gribat zināt, ko jūs iegūstat, noklausieties to epizodu. Jā, Airos Fuck epizodu pagājušajā gadā. Tur mēs par nomuldējām ritīgi daudz. Šeit bija galvenā doma mums pateikt. Tur ir liela izmaiņa. Jā, tas, kas ir vēl mainījies īstenībā, es sapratu citu kontekstu mazliet, bet par riteni ir vēl svars īstenībā, vai tas, agrāk bija tāds, agrāk bija, principā, tev vienkārši vajadzēja vieglu riteni, un tad visi pieņēma, ka viegls ritenis uzreiz ir ātrs. Šobrīd daļēji vēl projām cilvēki tā domā, ir tīpaši, es teiktu, lielākā daļa amatīri, kas redz, aero tu nevar redzēt, jā. Tu vari pataustīt svaru, bet aero tu neredzēsi. Un, ja tu nesaproti, tīpaši tas ir, tagad runāju par Latviju, Latvijā, manuprāt, kad jūs braucat šosejā, tad vienīgais pareizais ritenis ir, ja jūs gribat nopirkt labu riteni priekš rezultātu, ir kaut kāds aero ritenis. Nav svarīgi ražotājs šobrīd, es teiktu, viņi visi ir baigi tuvu, bet palielam aero rāms. Ja jūs nopērkat, kā Speškam bija tas super vieglais ar parastām tradicionālām trubām. AAA. Ethos. Ethos, jā. Jā, ja es nopērku Latvijā Ethos un braucu ar viņu pa Latviju, malači, protams, bet visticamāk ātrāks viņš taču nav. Jā. Viņš būs vienīgais iegums, būs tas, ko gribu teikt, ka kalnā braucot, ja tu dzīvo Francijas Alpos, tad tu varētu benefitēt no vieglāka riteņa. Jā. It sevišķi tu pats esi maza izmēra cilvēks. Tad kaut ko benefitē. Jautājums droši vien arī par to, kādos ātrumos tu brauc. Jā. Bet svārs vēl projām ir kā topiks, bet es teiktu, viņš ir stipri atkāpies tādā otrā plānā. Šobrīd visi skatās uz to, kāds ir tas sistēmas kopējais efekts. Jā, jau tad, kad es saku, es pirku to savu pirmo riteni 10 gadus atpakaļ, tad praktiski tev svārs bija arī bukletā ierakstīts kā nākamais nosaukums. Sales points tas bija. Tas bija galvenais sales points, jā. 7 kilogrami, ja tev šoseis ritenis svēr 7 kilogrami, tad tu skaitījies, ka tu esi nepaga 7? Jā. Viss 7. Pilnā komplektā 7. Kaut kas un baigs tur kādi 9. Vai ne? Cietast, jā. Hardtails, jā, 9. Tad tagad, nezinu, šosejnieks, disku brēmas klāts svars. Jau šobrīd, es teiktu, ka... Nav vairs, jā, bet, zem 8. Tas jau ir labs svars. Jā, tas ir labi, jā. Bet neviens vairs nav. Viņi dažreiz pat grūti speci neatrast to svaru. Neviens vairs nepiemin viņu. Tāpēc vienam neinteresējas. Ceļši aero riteņi ir vēl smagāki. Jā. Tas tā ir tāda incidenta, kas ir savā ziņā dīvaini, uz ko, protams, visi tīpaši tāda profesionālā sporta pasaulē gaida. UCI limits vēl projām ir tāds pats. 6,4. 8, man liekas, 6,8. Sen jau var uztaisīt vieglākus rāmus, pilnīgi droši. Agrāk es saprotu, tā bija problēma no drošības viedokļa, jo nebija tik labas un drošas. Jā, tā ražošana nebija tāda, bet šobrīd tur ir ražotāji tīpaši, kas ir tiešām tāds reāls arguments, teiksim, ja tev ir labi, tā nav mūsu problēma, bet ja tev ir, piemēram, braucēja par tādu stipri mazliet, bet braucēja, kas ir 45 kg, tad viņai tie 10 kg vienalga, piemēram, 8 kg ir rāmis. Proporcionāli ir stipri lielāka kontribūcija nekā tev pie 80 kg. Kas ir baiku svariem? Zini, kā baiku svari jau, viņi ir aizgājuši uz leju, bet nemaz ne tik ļoti. Bet tur tomēr droši vien svaram ir lielāka. Gan jā, gan nē. Es zinu, kā laikam teiktu, ka... Baigas jau pārsvarā ražo ne jau sepčikam, bet... Tieši tā. Rekord, mēs arī nonākam pie tā, kad es tagad atceros tas bija... Kurš tas ir? Sauzers, Kristofs Sauzers, pasaules čempions. Viņš atbrauc uz Hāņu.
Tas bija gadus 7, atpakaļ 8. Atbraucu uz Hāņu, bija baigie svētki, jo tāpēc, kad tas bija īstenībā tiešām legit krūta. Džeks, kas ir pasaules čempions, atbrauc nobraukt gonku, kur tu vari aizbraukt nobraukt. Bet arī kaut kādā Igaunijas ģermeņā. Jā, un es atceros, es lasīju pēc tam viņu blogu par to visu. Toreiz atceros Rožlabēva bildi, viņi tur nobildējās. Viņi uzvarēja, man liekas, un Salzers uzvarēja. Tāda skaista bilde no vēstures, bet viņš pēc tam rakstīja tādu izbrīnas pilnu blogu. Viņš saka, ka es tur atbraucu, tur gonku, viss tur forši. Viņš saka, bet es saprotu, ne visi ar cietajām dakšām. Tā kā nevis ar cietastēm, bet agrāk jau bija, kas mums bija stilā. Tas mums nākamais punkts, jā. Jā. Mainīt visas dakšas uz cietajām dakšām, tev nafī neko nevajag, ritenis tev ir, tajā brīdī svars, jā, tieši tā. Vienalga, tur 7, 8 kg, un tu uzreiz bagais nāc. Tad šobrīd tas svars nav, nevis nav baigi mainījies, tu tāpatās, teiksim, Fulls ap 10 kg viņš vienmēr viņš svēr apmēram. Tas jau nav slikti. Tas galīgi nav slikti, bet šobrīd jau tas ir full suspensions. Un ar visu agrāk tas bija vēl mazāk. Baikams tad arī vienā brīdī bija līmējums riebs, bija super dārgs. Nino ar viņiem vēl brauc, tur bija kaut kas tāds viens lokāls hypes. Bet jā, īstenībā rekur arī ķublis nāca reāli no baika. Pareizi. Tas bija baigam jau ķublis jau bija 10 apakaļ. Jā, tā, 8, jā, tur visi tie rimtēpis atceros, ka tur jāņemās bija tas čakars. Par business līmeni es nerunāju, bet bija. Jā, bija. Tā kā tagad es domāju, ka īstenībā uz baika lielākais tāds lēciens, manuprāt, kā reiz ir caur amortizāciju. Caur to, kā viņi ir ģeometriski palikuši un tā tālāk. Bet labi, kur noziedēja tas cieto dakšu fenomens? Jo Latvijā jau arī bija, principā, ja tu tur kaut kā, es neatceros, tā kā es vēl braucu Sebā, principā, ja tev bija cietā dakša, tad bija apmēram tā, tad jau tu kaut ko rubīji. Tas gonšiks, jā. Gonšiks. Visi lauza tās savas rokas un muguras ar tām cietajām dakšām. Un ilgi? Ļoti ilgi. Zin kā, es domāju, ka vairākas lietas. Man cerēt liekas, ka Latvijā varbūt tas, ja mēs būtu noslēgti no ārējās pasaules, mēs vēl projām braukt ar cietām dakšām. Bet jo mums arī, pa lielam maz vajadzēja viņu. Tu varēji izturēt to vēl kaut kā. Tas nebija komfortabli, bet tu varēji izturēt, jo, salīdzinoši plakās. Jā, redzīju, pasaulē, protams, tas trases kļuva un vēl projām tas trends nav beidzies. Viņas kļūst tehniskāks un tev vienkārši vajag to fulli, jo tur ar cieties tev vairāk, ir ļoti, ja tu tagad pasties tad kaut kāds pasaules kaus un tur nav, nevis nav neviena. Reiz reizē kāda trasa ir, kur tu teorētiski varētu braukt, bet tev ir ļoti precīzi jāzina, kāds būs tas tavs potenciālais iegūms. Bet atkal, es domāju, tas pats tā bija industrija. Tāpēc, ka visi sāk ražot pasaulē vairāk vajadzēja fullīšus, palika populārāks tur visi tie tās enduro štēles, restīvi, ja agrāk baigs bija tāds šauru stūri, tas ir interesanti šosejā, tas ir uz otru pusi mainījies. Ja agrāk tas baigs bija tāds glorificēts šosēnieks, ar ļoti līdzīgu ģeometriju. Tu pasties uz rītiņiem, viņi bija ar ļoti zemu stūri. Viņi bija pārsvarā diezgan gari. Stūris bija šauras. Atceries, bija radziņa agrāk. Man baltajiem mērīdē joprojām ir radziņa. Tas ir tāpēc, lai tu varētu elponīšu salikt, lai tu varētu dziļāk noliekties. Tas viss, principā, aizgājis ar nebūtībā. Es teiktu, lielā mērā dēļ tā, ka pasaulē tas rases palika. Tie top braucēji brauca ātrāk, ar platākām stūrēm, lielākām riepām, vairāk amortizācija. Plus vēl nāca klāt. Tas, kas tagad, manuprāt, es gan baigi nesakoju, bet kaut kā droši vien nekur nav pazudis tā enduro disciplīna. Ja tu atceries, agrāk bija ļoti izteikti, bija cross country, kas bija tāds, tur baigā žiletē. Man bija seps tikai. Jā, un tad bija kaut kāds roll mountains, kas bija pa vidu starp DH un cross country. Tagad es teiktu, tas ir kaut kā, nesaplūdis, bet daudz to, teiksim, šobrīd es teiktu tādu labu
XC riteni, ko brauc ar krosos, tu varēsi grabināt lejā. Nu, tik ātri, bet droši vien pienācīgi ātri par kaut kādām DH trasēm. Agrāk tu to nevarēji izdarīt, nu, tā kā ar vārdu vispār laikam. Es domāju, arī to hardtail mountain bike, to segmentu aizņem vienkārši gravel bike. Jo tu iegūsti ķipa to pašu. Jā. Garu distanci, nepārāk tehnisku. Bet tu vari braukt ilgāk, garāk, jo tev ātrāks tu esi uz tā graveļa. Un tad paliek mountain bike. Jā. Mountain bike paliek čisti, tiešām tur, kur tu mauksi lejā kaut kur, kaut kas tāds. Nezinu, tā ir filozofija. Nē, bet atceries, ka mēs runājam par man liekas, ka pirmā epizodē ražotāji vai tā industrija jau regulē to tirgu. Viņam vajag pārdot jaunas rītnes. Tieši tā, cik tu ražos to hardtail. Tad tev vajag kaut ko jaunu, tad tu izdomā fūlīti. Tad tu vienmēr sāc kaut ko tur vairāk tur mainīt, lai vienkārši pārdot cilvēku kaut ko jaunu. Tāpēc arī tā, ka mēs tagad braucam visi ar, kas brauc ar lielākā daļa pat amatieru, brauc ar fūlīšiem. Jā, tā es dzirdēju, ka sepčikā tā ir visi pamats. Un baikam ir jāpasaka arī paldies, ka līdz šosei atnākusi ir one-by sistēma. Jā, tas mums nākamais punkts. Jo baigas bija pirmie, es atceros, mēs braucam pirmo baigu, kuram bija 3 ātrumi. Es arī. 3 ātrumi. Tas ir 3 ātrumi priekšā. Priekšā, jā. Un 9 aizmugurē. Un es atceros, kāda kasetes brauc, tā bija DH kasete. Uzmini, kāda attiecība viņiem bija 9 ātrumi. 11,28. Tā kā šosei tagad. Jā. Tāda vidēja. Tā jau tāda jau uz mazo galu, jau šosei. Jā. Tur, es atceros, bija Džeki brauc normāli, tur kaut kādām 21 tādām kastēm ar baiku. Jā, bet tev bija 3 zobi priekšā. Tev bija 3 zobi priekšā, jā. Tas tu droši vien izkompensēja mazliet. Jā, bet tas, manuprāt, tas ir apmēram tajā pašā plauktiņā, kā to riepspiedienu. Tad mēs vienkārši nezinājām, tad tu domāji, ka tev... Nē, es arī pats atceros, man bija svarīgi, ka tev tas lēciens ir, ja tās trases ir ātras, skaidrs, ka tev pilsīt kadens ir vieglāk ar 28, nevis kaut kādu 30, nezinu, tur 4. Jā. Tagad jau būtu tāpatās, Tagad vienkārši ir tā, ka tev nav 28 vairāk. Tev pizza aizmugurē. Jā. Jā, viens one-by sistēma ir ļoti, tas pat ir pēdējos 10 gados, tagad jau ir čupi ritiņi, kas vispār nav. Priekšā ir tikai viens zobs. Jā. Arī gravels jau. Jā, pie tam ir droši vien vērts pieminēt, ir normāli, kad uz baika. Es pat nezinu, vai ir tagad kaut ko pārslēdzēju, var dabūt priekšā? Baiku, es domāju, ka nevar. Man nav, vispār neprasa, man nav baiks piederējis jau gadus 5, 6. Es par nezinu neko par to. Man liekas, kad ir baigi jāpameklē, tas noteikti nav nekas no top gala, jo tur, man liekas, ir. Jā, tur ir, varbūt tās jūs kaut ko atradīsiet, bet droši vien, ka nē. Bet, tas manbājs tagad ir šosejā, gravelī ļoti šosejā izteikti. Tas ir ļoti svaigs. Tas tagad tikai, principā, jaunā Ultegra ir 1x12, un Sramam laikam jau bija. Iepriekšējais jau. Jā. Srams bija īstenībā pirmais, kas tam adaptē, bet fakts kā tāds, ka es domāju, ka šis paliks ir īpaši labi, mēs tagad runājam to, kas mainījies. Es domāju, vēl pēc kādiem gadiem, pat 10, 5, es domāju, tas, kas aizies pavisam prom, būs priekšējais pārslēdzējs un viss brauks ar klasifaidiem. Es tev to jauno hub sistēmu, kur tu vari pārslēgt ātrumus, tā kā Alfīnā iekšā aizmugurē rumbā. Jā, kas nozīmē, ka tev lēciens var būt to, ko tu tagad nevari izdarīt. Piemēram, tev var būt 34 mazais zobrats, un otrs var būt 55. Es būtu gribējis, man liekas, ka viņam... es gan esmu tāds zābakšs tajā jomā, bet man šķita, ka prasītos kaut kādu ērtāku sistēmu, kā nomainīt to priekšējo zobratu. Restīvi tā, lai es atbraucu tur aļa uz gonku vai, es nezinu, šodien pa kalniem, čiks 3-4 skrūvītes atskrūvēju, uzlieku tur priekšā lielāku. Bet viņi droši vien iet citu ceļu, viņi to iet caur kaut kādām aizmugurējo kasešu amplitūdu vienkārši.
Nē, nu redz, tas jau baigi atkarīgs. Lielākā ir šitā pīca, mazākais ir tāds. Jā. Te tā problēma ir īstenībā uz baigi, ka pilnīgi noteikti ir tā, kāpēc es principā pats atbildu savu jautājumu, ko es pirms tam teicu. Es domāju, ka fulī tu vairs nedabūsi ar pārslēdzēju vispār. Tāpēc, ka tā problēma, tas pārslēdzējs ierobežo amortizatoru darbību un aizmugurē tā trīsstūra funkcija. Restīvi. Tu nevari iebāzt tur to visu iekšā. Es saprotu, ka tas viss mainījās. Tā bija viens no lieliem sales pointiem, kāpēc vispār sākās tas OneBuys. Jo tad tu vienkārši normāli ar to ielikt iekšā un ļaut aizmugurē strādāt. Tur ir tas pārslēdzējs, tad viss tur ir slikti. Priekšējais pārslēdzējs. Es gan esmu vēl avangardā. Man nav neviena riteņa ar OneBuy sistēmu. Bet es arī nebraucu paigi gongs. Un, man liekas, ikdienai. Mēs to jau vienreiz pieskārāmies. Man uz graveļa patīk, ka man ir 2 zobi priekšā, man ir plašāka vienkārši amplitūda. Tā ikdienas braukāšanai. Man jau liekas, ka gongā īstenībā tas ļoti atkarīgs no gongas, bet, manuprāt, nav tā, ka visur ir labi, ka tev viņš ir viens. Jā, jo tīpaši gravelī, piemēram, aizpagājušā gada pasaules čempions, kurš bija Itālijā, viņš bija plakans un tur bija kaut pāris kalni. Jā. Tu plakano tur jūs rubinat ar, 37 km/h un kalnā tu varbūt brauks ar 17. Bet, ja tu nevari, ja tev nepietiek tā amplitūda vienā vai otrā galā, tad ir slikti. Lielākā daļa šosejā ir īpaši gravelī ir tas mazāk, bet tu skaties uz to, kas ir efficiency, tas, ko agrāk, par ko mēs vispār nedomājām. Ja? Tagad tu gribi, lai tas chainlines ir diezgan labs, un tāpēc bieži vien, teiksim, TT ļoti plaši izplatīts ir. Tāpēc arī šosejā viņš nāk iekšā, tāpēc, ka tas vienkārši kaut kādos zināmos gadījumos varbūt stipri efektīvāk nekā pārslēdzējs. Ķēde, kas var pārlikt kaut kur vai nolikt. Jā. Plus Pro Pelotonā cita štēle, viņiem šobrīd ir tas, ko, man liekas, ka Brunīls teica, ka viņiem kādreiz tur apmēram bija 3 veidu kasetes. Un viss, un tad tev tā, principā, tā sistēma bija nepieciešama tur 2 vai 3 reizes, jo, lai tu vispār vari izdzīvot. Tagad tev viņam pilns buss ar kasetēm, tur 11, 20, 11, 30, 11, 45. Tur priekšā vajag 65, davai lūdzu. Vienkārši, man liekas, viņi ražo tik plaši, ka tu tur tādam Pro Pelotonam pofīgi, viņiem ir pilns buss ar zobratiem. Viņi katram posmam, katrai gonkai, katram braucējam saliek savu setupu. Jā. Plus izdevīgi ķēdes, 2 stāvāk. Jā. Biežāk mainam. Tas gan jā. Nav pierakstīts punkts, ap citu pie ķēdēm ir vērts pieminēt vasku. Smērvielas principā šobrīd ir atstājuši čatu, ja mēs runājam par ķēdes uzturēšanu. Jā. Tas ir tu tā domā, un varbūt es jau, bet es domāju, ka pārsvarā visi vēl eļļo. Jo es pilnīgi godīgi varu pateikt, vasks aiz ohidrātiem ir otrs labākais pēdējo 2 gadu iegūms. Jā, es vienkārši domāju, kur pat Maironkols vasko ķēdi. Jā, pat Maironkols. Un tad ir viss. Tātad, ja tu nevasko ķēdi, come on. Jo Maironkols pat vasko ķēdi. Jā. Nē, ok, protams, kad es varētu tur, ja tu būtu bišķi jāpieliek tas paskaidrojums, es domāju, cilvēki, kas pietiekami daudz brauc, ja tu vienreiz nedēļā tur riteni izbrauc, tad ir vēl ērtāk. Nē, tad ir vēl ērtāk, bet tev vajag to, es saprotu to pārējo čakaru, iedomājies. Nē, jā, nē, es tevi saprotu. Nē, tas ir čakars, bet... Nē, tas ir mazāks čakars, īstenībā mēs saskaitām. Saskaitām, pilnīgi mazās. Tas ir Latvijas netīrībā vienkārši crazy. Vairs nav, kādreiz ar eļļu bija tā, tu dabūji kaut kādu mitro, tur atbraukt 10 minūtes mājās, paslapjo viss tev. Bet anyway, jā. Smērvielas vaskas, jā. Ir pāris tādas platuma lietas vai garuma lietas, kas mums ir mainījušās dīvainām. Es jau pieminēju, tā baika stūri tagad ir stipri lielāka. Agrāk es atceros arī visu zāģēju nost, tāpēc, ka tur bija gončiks. Tad vajadzēja īsāks stūrs, tagad ir ko otrādāk. Tagad brauc arī tik plats stūrs. Šosejā tas ir tā kā uz otru galu. Kampenārs, kurš tur sēž, nezinu, uz 30. Šobrīd es teiktu, jā, par iepām 28, 30 ir tāda norma.
uz stūrēm, es teiktu, 40, platāk par 40, nu, diez vai tu kādu atradīsi, kad brauc ātri. Viņi mazu džeku lielākoties, man liekas, man 42 niec, mums liels diezgan. Nu, tev viņi arī redz par lielu. Nē, tur jau ir tā lieta, kad arī tie lielie džeki brauc uz 40, tie mazie brauc 3,8, 3,6. Jā, kampinātam, man liekas, ir kaut kā. Viņš tā kā tur avangardā uz YouTube pusi vēl ir ieliektiem hudiem. Jā. Manuprāt, pāris vēl lietas man te palikušas ir klaņu garumi. Tie ir tie, kas agrāk tur bija tāds vienkārši kaut kāds standarts, un tur, nu, tu brauc ar kādiem tu viņu nopirki, ka tādiem tu brauc. Tieši tā. Pofīgi, tu uzticējies ražotājiem, ka viņš tavam tam rāmju izmēram pielika pareizi. Un tu vispār pat nezināji, kamēr tam bija jaudas mērītājs jānopērk. Ir viņiem dažādi garumi. Tas bija mans atklājums. Jā. Nu, rekojā par tām kastēm mēs runājam, nu, tās lielās kasetes ir, vai zobi viņiem ir palikuši lielāki. Bet pabeidz pa klaņiem. Mēs abi sapratām, ko tu gribi ar to teikt, bet es domāju, daudzi kas ir tā izmaiņa? Viņi palikuši īsāki īstenībā. Un kāpēc? Tāpēc, kad tāpatās kā riepām, tas ir ātrāk, labāk, efektīvāk. Tāpēc, kad nevar, piemēram, es ar savu 1,70 m nevaru braukt. Es esmu braucis 175. Jā, un man tad bija jāliek -17 kaut kāds iznesums, un tas bija šausmīgi uz leju, šosēnieki. Tev ir, nu, lielākā daļa cilvēku īstenībā brauc ar pārāk gariem klaņiem. Jā. Un tur rodās visādi citas tālākās tās problēmas, kas atkal, nu, tā ir zinām vērā industrijas vaina, tāpēc, ka, protams, ir viegli ražot vienkārši 2 klaņu izmērus. Agrāk 3 pa lielam bija 175, 172,5 un 170. 170. Nu, 170 jau tajā laikā skaidrs, jau tur vispār tur kaut pigmejs. Jā, precīzi, jā. Tur nevarēja nopirkt riteni, man liekas, ar 170. Tas jau tur bija jāmeklē. Tad tagad 170 ir pilnīgi normāls izmērs, jā. Bet tas arī nāk no tā, kad aerotunels bija un sāka tā kā skatīties, meklēt, kā efektīvāk to jaudu producēt. Jā, tas viss nāk principā no tā, ka tu sāc. Tā ir tīrākā zinātne. Jā. Tev vajadzēja optimizēt to gurnleņķu, uzsēdi, un klānas ir viens no leverageiem, ko tu vari, viens no spēka pleciem, kas tev ir jāpielās. Tā kā uz baika, es teiktu, kāds man tieši kaut kad nesen to jautāju. Es teiktu, uz baika vēl tas kaut kur bišķiņ kavējās. Objektīvi gan jāsaka, tur ir mazāka, tam ir mazāks svars un ir atkarīgs, kur tu brauc. Ja tu brauc... Viņš nav paredzēts, lai baigoja. Jā, ja tu brauc sebiņu, tad ir svarīgi. Tur tev vajadzētu mazāk klāni, tāpēc, ka tur tu esi saliek. Tad ir svarīgi, tas izmērs. Jā. Ja tu ripo no kalna, tad, ja tu pārstrā brauc lejā, tad nav. Tad mazāk. Jā. Par kastēm es teicu, kasetes, jā. Agrāk, nu, kaut gan īstenībā tagad arī, patiesībā, rekurs tā domāju, ražotāji ir lielā mērā vainīgi pie tā, kāda mums ir tur tie, ražotāji un kaut kādi profi. Agrāk, es atceros tevis pieminēto Brunīlu, viņš šerdēs, viņam uz kalna etapiem lika 25, man liekas. Un tikai tad, ja tu biji kaut kāds jauns gurķis no sērijas. Tu mīkstais biji. Tas mīkstais tev iedod 25. Bet priekšā bija 3 zobi. Jā, tas taisnība, jā. Un vēl kapeiks tas monētas pārslēdzēja. Jā, bet nu labi. Tagad tās kasetes ir sazobi stipri lielāka. Normāli, kad šosejā tu mierīgi var uzlikt tur 3, 4, 3, 6. Bet tas arī nāca no, kā es saprotu, arī caur šo te zinātni, jo viņi saprata, ka īstenībā braukt ar lielāku kadenci ir efektīvāk nekā stampāt. Un tad viņi sāka prasīt, kurš bija, nezinu, visu olu, bet viņi sāka pieprasīt lielākas kasetes, lai viņi var tīt ar kadenci kalnā. Jā, un tad nāca tā atklāsme, ka priekšā vajag lielākus zobratus. Tas Contadors slavenais, ka viņš brauc ar to lielo visu laiku. Jā. Un tam ir ļoti normāls paskaidrojums. Jā. Nav paskaidrojums tam, kāpēc viņš neizvēlējās braukt ar kaut kādu aeroriteni. Toreiz tas bija. Bet jā, lielāki zobrati priekšā strādā labāk līdz to, lai tad būtu augstu kadnes. Tev aizmugurē vienkārši vajag lielāku zobrats. Tā kā viss diezgan vienkārši. Tev viss no sarakstīņa?
Es vēl vienu lietu atceros. Sēdekļu platums. Davai. Nu tā, pa lielam, pa mazam, bet agrāk nevarēja nopirkt placus sēdekļus. Ja tie, kas atcerās, man liekas, ka pirmie Latvijā noteikti bija kaut kādi ZZK, kas tajā laikā tagad arī nodarbojas ar baigfitošanu, un tad parādījās tā plato sēdekļu ēra. Jo agrāk visi sēdekļi bija maziņi, šauri, gari. Tagad ir Man visādi. tas bija game changers. Es par laimi, tas jau ir jau 10 gadu točni. Bet, jā. Un to es saku visiem, kas man kādreiz kaut ko prasa, kas tikko sāk braukt, un tipiski tur sūdzās par to, ka pakaļa sāp sēdeklis, draugi. 90% jūs esat riteni nopirkuši ar šauro 130 beņķi, kurš jums, visticamāk, mūsu Latvijas gadījumā mums tās pakaļas ir lielākas, mums vajag lielāku beņķi. Un tik vienkārši nomainot beņķi tev vienkārši tā, izrādās uz riteņu dīri sēnājās. Jā, tas no komforta viedokļa tur nav. Tur ļoti maz lietas, kas saistīts ar kaut kādu tādu performance. Bet, tagad jau ir vēl tie 3D printētie ķipa. Tie tādi, tie, kas varbūt tie, kas tā kā izstāsta kā tīkliņi. Mm-hmm. Tas tā tagad jau tā ir tāda pēdējā gada mode. Tie paši modeļi vienkārši uzprintēti. Jā, un kas ir interesanti, viņi faktiski ir jau tādi ļoti, par viņiem tā kā pietiekami labi atsaucās visi. Tas es gribēju teikt, jā, visi, kam ir, viņi saka, ka, tā kā kosmos. Mm-hmm. Un es nevarēju saprast, vai tiešām vai vienkārši neviens nevar pateikt, ka viņa 300 eiro beņķis ir sūds. Jā, tur, es domāju, ka lieta, kas man nav sarakstā, bet kas ir daudz, kas jau mainījies, bet arī tā baigfitošana bišķiņ mainījusies. Man mainījās vienkārši tas, ka tas ir, un cilvēki to saprot, tev pat nav jāiet pie fitera, bet ka tu sagooglēsi, nezinu, kādi beņķi tev ir labāki priekš teorētiski šitādas. Tu nedabūsi precīzi atbildi, bet tu vismaz varēsi, tieši tā varēsi apmēram saprast, kur tev tur jāstāsta un ko jāmeklē. Agrāk tā nebija, agrāk tu nopirki, tāpatās kā ar klāni nopirki, tev bija tas sēdeklis, tu brauc ar viņu. Nomainīt tad, kad paciet, tieši tā, jātrenējas vairāk. Jā. Mēs esam labā vietā riteņbraukšanas, teiktu, zin, kā tik daudz lietas, kas ir, padarījuši to visu tur labāku. Vienīgais, jāsaka, kas ir mainījies, kas arī nav manā sarakstā, bet mēs pat runājam pirmā epizodē, ir cenas. Mēs par cenām esam jau izbičojušies tik daudz, ka cenas ir. Bet kas bija manā sarakstā, bet ko es atceros, kamēr mēs par visu to runājām, ko es, kā cilvēks, kurš brauc tikai 10 gadus ar riteni un vispār ir kaut kādā mērā saistīts ar visu šito. Man liekas, ka tā vēl velosipēdiem, kas mainījies, ir izteikti ir tas, ka ir pazudis kaut kāds standarts. Pirmajam ritenim iznesums, ej veikalā, prasa izmēru. Zini, ko es saku? Tas, ka tev viss derēja. Visur bija vienā, stute salūza sačakarējās. Ok, nopērc stuti. Jā, dārgāku, lētāku, bet viena diametra visi stiprinājumi, viss bija unificēts. V-breiki. Tā kā arī, fine, paņem ratu no jebkura, ieliec, tur labi svarīgi, vai kura tev tur grupa virsū, bet in general izņēmi ratu, kā viņi sauc, true axles, Quick release. Tagad jau true axles. Jā, my bad. Restīvi, viss bija tā kā konstruktors. Tev kaut kas kaut kur notika, tu iegāji jebkurā putekļiem pilnākajā Itālijas, Spānijas, whatever, Francijas bodē, un tev varēja kaut ko atrast. Tagad, unreal, visi nevis iebūvētie, bet, kā viņi sauc, iznesumi katram brandam savi, jo visur ir freaking aero un visur jābūt paslēptam visam. Stutes katram savā formā gandrīz, vai vienam D, vienam B, vienam vispār kaut kādā Q. Es tagad bišķi pārspīlēju, bet idejiski, jā. Nē, to taisnība, jā. Riteņu standarts, ķipa disc brake, bet arī vairs neviens, kāds tev?
Nē, tev vienā pusē tikai vītne vai abās? Vai kas tev ir? Kur tev iet? Paļaid, nezinu. Man vajag ratus. Jā. Karoči, reāli tu vairs tā kā, un tāpēc tas ir viena no lietām, droši, kāpēc arī cena ir augšā. Jo viss ir uzbūvēt bottom brackets aizmirst, sorry. Kādreiz bija kaut kādi 3 standarti, tur kaut kāds BB30, kas tur, es vairs neatceros. Bija marginālais BB30, bija parastais pressfits, un tad bija uz vītni vēl vecais, kas principā nebija. Tad sākās. Tagad, vispirms riteni jādabū, un tad tu uzzini, kāds tev bottom brackets. Tad uzzini, ja tu gribi uzlikt jaudas mērītāji, ka tavam ritenim īstenībā tikai viens ražotājs. Jā. Jo Cannondales ir izdomājis, ka viņam būs vēl tā kā very special, bet specialer. jā. Jo viņi uztaisīs kādu tur viņu. Pa 1 milimetru pirms lielāku. Nē, asimetrisku. Es domāju, ka tur vēl kaut kādi gadi būs, kamēr mēs iespējams nonāksim līdz kaut kam, jo teorētiski tagad arī UDH parādījās, bez Universal Derailleur Hanger. Tas ir tātad, tas ir tie, kas neinteresējas tehniski, aizmirstiet šo vienkārši, jums to nevajag dzīvē. Tie, kas kaut ko seko līdzi, tas ir tas gailīts, kur nevar nolaust, kad pārslēdzēs pieskrūvēts. Kas principā atrisinātu teorētiski to problēmu. Tad tu jebkur varētu nopirkt vienkārši vienu to sūdiņu, un tas tev atrisinātu jebko. Gailīts es pat savā rentā nepieminēju, jo tāpēc, ka tie vienmēr bija katram savu. Tas, Tas vienmēr bija tā. Tagad tas būtu tas solis. Jā. It kā T47 bija tas pats ar bottom bracket, bet tagad nav skaidrs, kā viņi tur adaptē. Ar riebām jau tas pats ir, kur ir hukles, ir huktriepas, ir aplūki. Tagad viss iet uz hukles. Jā, tāpēc, pa tiem standartiem ir baigā taisnība. Tagad ir daudz vairāk, lielāka bardaka. Bardaks, jā. Tādam vienkāršam čalim kā man ir grūti. Man neinteresē tās tehniskās lietas. Es gribu tikai dodiet, ielikt un braukt. Jā, no otras puses, protams, kad tagad droši vien, ja tu gribi uzbūvēt ātru vai kaut kādu specifisku riteni, tev ir točni daudz vairāk iespējas, jo tu vari salasīt. Fenšmakariem ir paradīze. Tu vari paņemt rācis no šitā, rāmi no šitā, disku bremzes no šitā, grupu no vēl kaut kā, jā. Zini, kas vēl atceries? Wireless pārslēdzēji. Jā, elektronika. Pareizi. Elektronika bija 10 gadus atpakaļ, bet bija 2 tikai. Bet wireless tas ir ienācis. Jā, un lielā mērā tas ir mainījis to, kā tie riteni tiek būvēti. Agrāk bija tā, ka tev bija jārēķinās, ka tev jābūt tiem portiem, kur tev kā viņi tur izrauto. Tagad tu es esmu pārliecināts, ka ir kaut kāda top rāma, kuriem vienkārši viņiem ir tikai viena opcija. Tikai diska bremzes un tikai tur... bezvadu. Jā. Stramam jau tikai ir arī bezvadu. Nē, tagad šim arī ir. Bet viņš ir true bezvadu? Viņš ir ručkas, tev ir bezvadu. Tev ir viss pārējais ir piestiprināts. Figņu vajag tomēr. Tāpēc bezvadu sanāk, kad ir tikai srams. Jā. Tāds galīgs bezvadu ir tā taisnība tikai srams, jā. Baigi, tā industrija ir gājusi uz priekšu, viss kaut kas zinātnē ir gājusi uz priekšu. Tur. Tagad arī tu pasties, es kā reiz vakar tur skatījos, meklēju kaut kāds pētījums. Labi, tas ir bišķiņ tāds side lieta, bet tagad tu iesit iekšā tur to savu topiku, ko tu gribi, tu zini, kur meklēt, dabūs tur 18 kaut kādas es pārspīlēju, tas ir atkarībā par ko, bet, informācijas pieejamība vienkārši ir pārbagāta. Zini, ko es šodien tieši, šis nav sarunāts. Es šodien tieši iešēroju savā Instagramā, personīgajā gan, tā kā, sorry, kvotu, kurā bija rakstīts "A wealth of information creates a poverty of attention." Iztulkojot mūsu kritiķim Edžam, kurš saka, ka mēs pārāk daudz anglicismus lietojot. Informācijas pārbagātība noved pie uzmanības nabadzības. Edžs saprata? Pierakstu to. Jā, es tādu tīri personīgi grafikētu, es varu teikt, jā, agrāk bija tā, ka tu meklēji, tāpēc, ka nebija tik daudz ko lasīt.
Tagad tev ir jāizvēlas, ko tu lasi. Tas tāds... Tāpēc mēs vēl vairāk novērtējam, ka jūs mūs klausāties. Šitie informācijas pārbagātībā. Es rādu sirsnīgs arot. Es varat arī apaļoties pie šitās. Mēs jau sākām peldēt. Mēs arī tik sākām peldēt, bet tiem no jums, kas grib dzirdēt manu video vēstījumu par, mēs jau pieskārāmies par laktātu, manuprāt, sanās. Es domāju, bāc, sanāks, ka tas minūtes 20-30. Sanāks kā parasti. Tas tādās kā mūsu podkāstiem. Mēs arī domājam, ka tā būs īsa epizode. Sanāca taču kā parasti. Jā. Tas tā parasti, jā. Tā kā, jā, meklējiet tur to visu kaut kur mūsu sociālos tīklos. Kaut kur mēs piekabināsim to Buy Me a Coffee. Tas, ko viņš nepateica, es domāju, jūs nesapratāt. Ja jūs gribat dzirdēt un redzēt viņa video, vienīgais veids, kā to izdarīt, ir punkts 1. Trenēties pie viņa. Punkts 2. Būt Buy Me a Coffee abonementam. Jā, tieši tā. Paldies, kas par būs. Jā, par naudiņu jārūpējas. Biznes, jā. It's what keeps the lights on. Jā, kas maksā rēķinus. Tā kā paldies jums vēlreiz, ka jūs klausāties. Mēs kaut kad ar Kasparu Briestam beidzot mūsu atbalstītājiem ierakstīt kaut kādu īpašu epizodu 2. Jo es parasti gudri runāju par kaut ko, bet mēs uztaisīsim kaut ko tādu. Čērni mēs uztaisīsim. Čērni, jā. Mums viņš jāsņemās kopā izbraukt treniņā līdz kādai kafenei un tad nobliest kaut kādu pilnīgu čērņu. Yes. Tā kā jūs varat arī tie, kas vēl tagad mēģina iemučīt mums pa kafiju, jūs varat ierakstīt tajā komentārā, pa kādu černi jūs gribētu dzirdēt kaut ko. Okay, tur. Tie, kas jau to ir izdarījuši, jūs varat vienkārši man uzrakstīt Instagramā vai kaut kur, kādu černi jūs gribat dzirdēt. Pavērt, tikko kādu Pandoras lādi, man liekas. Nekas, Jā. Es tikai atgādināšu, mēs, ap citu, mēs redzam jūsu jautājumus un komentārus tur visos Spotifyos un kur jūs viņus atstājat. Vislabākie jums ir jautājumi. Mēs lēnām tuvojamies tam brīdim, ka mums būs tā Q&A epizode. Tāpēc, ja jums ir savākušies vēl kaut kādi jautājumi, tad lūdzu telegrafējiet viņus mums. Jā, mūsu tajā podkāstu sadaļā augšā ir tā forma, kur jūs varat uzdot jautājumu. Izmantojiet to, ja jūs gribat, lai mēs aprunājam. Jūsu jautājumu, jo mēs taisīsim Q&A agri vai vēl savāksies. Tieši tā. Pieredze rāda, ka mēs nevaram visu iekļaut vienā epizodē. Un dažreiz kaut kas tur paslīd garām, gluži, bet vienkārši mums nepietiek laika. Tā kā rakstiet laicīgi, lai mēs visu varam tur sakompaktizēt epizodē. Un noslēgumā spiežiet like, share un arī zvaniņu nospiežat Spotifyā. Jo tas izmainīja Edgara dzīvi jau viņš tagad saņem. Viņš tagad zina, jā? Viņš tagad zina, kad iznāk jauna epizode. Ja zvaniņu nospiež, tad tev pazīst. Es to nezināju. Jā. Paldies, Kaspar. Ņemiet plāt. Labi, čau visiem. Čau visiem. Baigi nodavām. Labi, tur daudz nāks ārā.